cilvēki nejūt sevi. Atkarība ir bioķīmiska saslimšana primārie. Izgāja jāievaskas visu. Tu dzer vielu, un tev ir reāli sačakrētas smadzenes. Bēgšana no kaut kā. Brīžam arī neapzināta bēgšana. Tev tur ir tāds džumanģi galvā, ka maz neliekās. Iešlaicīga ejakulācija problēmas. Prakses dziļas un psihadēlija. Kas izmaina apziņu ķīmiskas vielas tās. Dievs esam mēs esam enerģija, mēs esam frekvence, mums nav nekas jāmeklē ārpusē. Nav jēga. Jūs 2 reizes Kostarikā uz ajavaskas ceremonijām. Tu esi psihiski slims, ko mēs šeit runājam, mēs te nonākam pretrunās paši ar sevi, jo tas tomēr ar ķīmisku vielu izmainīt apziņu. Es arī biju lielāko dzīves daļu vienkārši stulbs, man bija visas primitīvās pamata lietas svarīgākās, bet vai tajā praksē pie šamaņiem Kostarikā drošāk. Mēs šobrīd izzinām kaut psihadēliju. Tas ļoti bīstam, ko tu teici stāst. Biju likās, ka Mēs svētai. esam tik slimi, cik daudz mēs neesam izteikušies. Viņš to var izgriezt vispār ārā, bet es vienkārši neatbalstu šo. Specialīši. Jā. Atkarība vai izvēle? Patiesība, no kuras mēs bēgam. Kas, ja es teiktu, ka tava vēlme iedzert, skrolēt vai pārēsties nav vājums, bet tā ir SOS zīme. Katrs 5. vīrietis Latvijā cīnās ar alkoholismu. 1 no 3 cilvēkiem visā pasaulē slimo ar kādu atkarības slimību. Pasaulē vairāk cilvēku mirst no atkarības nekā no kardarbības. Tā ir skaudrā patiesība par atkarību. Bet tas nav viss, jo šodien mēs runāsim arī par to, ko mēs slēpjam paši no sevis. Un ja tu noskatīsies šo podcastu epizodu līdz beigām, tu dzirdēsi tumšo patiesību, ko cilvēki, kas atbrīvojušies no atkarībām, runā tikai klusiņām savā starpā. Tāpēc skatieties šo podcastu epizodu līdz galam. Mēs endorfīni neticam algoritmam. Mēs ticam cilvēkiem. Piesako mūsu kanālam nevis tāpēc, ka vajag, bet tāpēc, ka vēlies būt daļa no kustības, kas nes brīvību. Un tikai starp sekotājiem mēs izlozēsim podcastu laikā daudz dažādas balvas, tāpēc sekojiet mums un klausieties mūsu podcastu līdz galam. Šodien pie mums 2 viesi – Gunita Gudone, atkarību terapeite ar daudz gadu pieredzi, sieviete, kur ikdienā redz, ko nozīmē dzīve uz malas un kā cilvēki atgriežas sevī. Kā arī Toms Zaķevits, cilvēks, kurš izdzīvoja dažādas atkarības, bet šodien iedvesmo citus, kā būt brīvam, ne tikai no vielām, bet arī no domāšanas, kas tevi sagrauj. Šodienas podkāstā mēs runāsim, vai atkarība ir slimība, kāpēc gribas spēks izgāžas, kāda ir dopamīna loma smadzenēs un motivācijā, kā vide un bērnība nosaka mūsu vēlākos bēgšanas mehānismus, un vai tu pats arī esi atkarīgs, vai tomēr vēl neesi to nosaucis pareizajā vārdā. Noskaties šo epizodu līdz beigām, un mēs atklāsim vienu patiesību, kas skar mūs visus. Nu ko, kas vispārībā ir atkarība? Kas ir atkarība? Kā jūs iekomentēsiet? Varbūt tur būs zinātniskā daļa, būs kā saka, dzīves daļa. Es tev teiktu tā, ka atkarība ir dziļas iekšēji apspiestas sāpes, kuras cilvēks nav varējis izsāpēt. Un dzīves laikā viņš ir atradis, ka tas ir instruments, kā viņš spēj it kā aizmirsties, ja pareizāk aizbēgt no tā, kas notiek viņā. Un viņam nav jāskatās tai patiesībai acīs, jo tā bieži ir nenormāli sāpīgi, kas nāk jau no bērnības. Bet viņš izvēlēs, teiksim, iedzert, uzpīpēt, iešņaukt, izdarīt citas lietas, vienkārši tāpēc, ka tas viņam rada šo sajūtu, ka viņš it kā tajā brīdī aizbēg no tā un nejūt. Bet patiesībā tā sajūtas nekur nepazūd, viņas saglabājās iekšā. Un viņas tur sēdēs tik ilgi, kamēr cilvēks nenonāks klāt tam kodolam vai saknē, no kurienes viss nāk. Tātad tā ir bēgšana. Tā ir bēgšana, no kaut kā. Ja? Bet brīžam arī neapzināta bēgšana. Protams. Pēc, kad cilvēki reaģē no savas traumas un viņš ar apziņu ir izslēdzis to no savas atmiņas, lai viņam nesāpētu. Un brīžiem viņš vienkārši saprot to, ka tas ir veids, kā viņš var vienkārši nedaudz aizmirsties. Tas ir veids, kā viņš var vieglāk justies. Brīžiem neapzināt. Tas vieglāk justies, pareizi. Jo mēs jau principā gribam tā kā vieglāk justies mūsu pamata būtība, ja? Ok, Gunit, ko tu teiksi? Kas ir atkarība un vai tā sākas ar izvēli? Atkarība ir bioķīmiska saslimšana primārie. Tas ir oficiālā teorija. Jā, tad tā ir slimība. Jā. Oficiāla slimība. Jā, oficiāli. Bet sākas, protams, sākumā neviens nebēg, sākumā viss priecājās, vai ne? Tātad 0. stadija, 1. stadija tie ir prieki. Un ja tu kādam 1. stadijā pateiks, tev nav kārtībā. Viņš pateiks, tu esi jocīga tante, ej ārstējies pati. Jā, un viss kārtībā. Tas tev nav kārtībā. Jā, man ir mašīna, es esmu ļoti labi izskatos, jā, un
es lietoju visādas ķīmiskās vielas, viņš vēl nebēg, viņš priecājās. Tāpēc tā, tikai bēgšana, tas ir jau tālāk. Vai tā ir izvēle? Vai tā ir izvēle? Vai tas sāk ar izvēli, vai tas ir tev vienkārši iedots? Zini, kā mums jau neviens ar varu neko negāž, nelej iekšā un nedod. Vienkārši tas ir mehānisms, kā cilvēki atrod veidu, kā viņi var vai mēģina izbēgt no tā. Un tā ir izvēle. Katram mums ir izvēle, taču, kā es teicu, tā trauma dažreiz regulē tik spēcīgi to ķermeni, ka mēs pat neapzināti ķeramies pie tā. Tas ir pirmais veids, kas mums ir pazīstams, kā mēs varam aizbēgt no tās sajūtas, kas ir mūsos. Jā. Skaties, tagad jau nelieto vairs dēļ traumām tikai, jo agrāk, ja mēs paskatāmies 30 gadus atpakaļ, lietotājs tas bija dzērājs, kurš kaut kur vārtās. Tagad lielākā problēma Eiropā un Latvijā ir modernais alkoholisms. Un bieži vien tur pat nav nekāda trauma apakšā, tās ir vienkārši aiz labas dzīves var cilvēks lietot. Bet, lai arī skaties, šeit bišķi tev oponēšu. Es domāju, ka apakšā tāpatās ir trauma, jo viņam, principā, aiz labas dzīves, es domāju, tā arī aiz labas dzīves cilvēkam apakšā ir trauma. Tas, ka viņš uzbūvējas ārēji to, ko mēs tagad uzskatām, ka tā ir laba dzīve, jā, mums izskatās, ka viņam ir laba dzīve, bet īstenībā iekšēji viņš jau sen ar to visu laiku mocījies, un viņš sevi reāli aizvedis līdz tam, ka kaut kādā brīdī viņam tāpatās tā krīze ir, jo arī aiz tās labas dzīves, ja tur, teiksim, nosacīt, ja tur apakšā tāpatās ir trauma. Trauma ir ievainots bērns ir ievainots, viņš to ir apspiedzis, ja? Viņam ir attiecīgi šīs bijušas kaut kādas apspiestās emocijas, kaut kas, ja? Ka tu nevari kaut ko izdarīt pretī, ka tev nākās kaut ko pieņemt, kur tu nevari neko izmainīt bērnībā. Un tajā brīdī tā trauma uzņemās. Zini kā, realitāte ir tā, ka mums liekas, ka cilvēki ir, teiksim, modernais alkoholisms, kā minēja, ja? vai kā viņš saucās. Mēs uzskatām, ka cilvēkam nav traumas, ka viņš vienkārši ir aiz labas dzīves dzer un viss. Bet apakšā vienmēr ir kaut kādas sāpes un kādas traumas, kāpēc cilvēks kaut ko ņem no ārpuses. Jo neviens nekad neko neņems no ārpuses. Ja mums nav sakārtot iekšpus sevi iekšā, mēs meklēsim ārpusē visu. Un es ļoti daudz esmu dzirdējis cilvēkus, kas ir, teiksim, es arī esmu labs stāsts par to, kad man likās, ka man ģimenē viss bija super un viss bija kārtībā. Ka viss bija kolosāli, super mamma, super tētis un viss. Un es nezinu, kāpēc tusiņa gados, tusiņa laikos kokaīns, zāle, alkohols, meitenes, porno, visas iespējamās šīs atkarības. Bet es domāju, ka man bija perfekta ģimene. Mani vecāki bija superīgi. Viņi darīja labāko no sava apziņas līmeņa, ko viņi varēja, bet man dziļi iekšēji trūka dziļa sirds silta tēva mīlestība un arī mātes mīlestība, jo tēvs man to nespēja sniegt. Bet par to es vēlāk dziļāk pastāstīšu, kā tas viss savelkās kopā un kāpēc cilvēkiem rodās atkarības, jo mēs tik daudz ko pārņemam gan no saviem vecākiem, gan no tā, ko mēs piedzīvojam. Jā, tam mēs noteikti aiziesim, jā. Ko tu, Gunita, var? Es vienkārši esmu mācīta, ka trauma tas ir, piemēram, tikko man bija cilvēks, kuram tur nodeg māja, un bojā aiziet abi vecāki, un viņš paspēja iziet no šīs mājas, tā ir trauma. Mēs mūsdienās traumu uztveram to, kas nav trauma. Ja, iespējams, tās ir ģimenes problēmas, kaut kādas laikmets, attiecīgi padomu laika, ja, mūsu vecuma cilvēkiem un tā tālāk. Jā, viņas var saukt, viņas tagad moderni sauc traumas, bet tās nav īsti traumas, ja, jo trauma tas ir tiešām kaut kas šausmīgs, un bieži vien, kad ir šīs traumas, tad cilvēki nemaz nelieto. Tās īstās traumas. Trauma jau, teiksim, nav tikai fiziski, tā jau principā lielākoties emocionāli trauma. Jā, emocionāli, psihiski tāda, jā, trauma, un, jā, ja mēs skatāmies, ja jūs, es saprotu, ko tu saki, Tom, ja? Katram cilvēkam, vienkārši man ir tik daudz cilvēku izgājuši cauri, tūkstošiem, jā, un mēs ejam no nulles līdz beigām, bet, protams, ka visiem mums ir problēmas, man ir problēmas, tev ir problēmas, visiem Tomam, operatoram, tev nav problēmas? Nē. Tu esi laimīgs cilvēks ratājs, jā, bet man ir problēmas. Man ir iespējas, kuras es iegūstu savu problēmām, bet, protams, kad ir loģiski. Katrs kaut ko risina, un problēma, piemēram, tā, kas man ir problēma, tev var nelikties problēma. Sainu glabu, ko viņi tur pārspīlē. Ja? Vai arī, tas taču sīkums, jo mēs esam personība, mums katram ir sava pasaule, mēs katrs cīnamies vai risinām vai dzīvojam to savu dzīvi, kā mēs uzskatām. Es nolasīšu vienu ļoti, ļoti dziļu tekstu, ko es, principā, vienā filmā klausījos filmu, un kur ļoti ir tāds Gabors Matē, ja, zinat, ja, tāds profesors, ja, ļoti gudrs, spēcīgs cilvēks, atkarību speciālists, es domāju, Latvijā. Ne tikai atkarību, viņš vispār ļoti tāds arī dziļš. Viņš tieši traumu, teiksim, izzina, ja, un viņam ir, viņa vārdiem, es gribu nolasīt dažas frāzes. Trauma, tā ir saiknes pāraušana pašam ar sevi.
Mēs nereaģējam uz to, kas notiek konkrētajā brīdī, mēs reaģējam uz pagātnes traumu. Tad tu tajā brīdī reaģē, bet īstenībā tu nereaģē uz to brīdi, tu reaģē uz pagātnes traumu. Tad mūsu uztvere ir trauma, kaut kāda trauma, kuru attiecīgi es kaut kādā brīdī gribu no tā izvairīties, aizbēgt projām. No visām interpretācijām, kādas rodas mūsu prātā, mēs izvēlamies parasti vissliktāko. Ja? Un mēs paši neko neizvēlamies. Tas prātā notiek automātiski. Pieņemsim, man neciena, es neesmu vajadzīgs, esmu slikts, esmu nemīlams, nevērtīgs. Tas vienkārši notiek automātiski. Mēs to neizvēlamies. Tas vienkārši notiekās. Ja? Visbiežāk šāda reakcija notiek no tā brīža, kad mēs bērnībā kādā konkrētā situācijā sajūtām šīs sajūtas. Aizvainojums, dusmas, vilšanos, kauna. Ja? Šīs ir visbiežākās sajūtas, ja? Kuras ir principā, mēs esam tā kā sajutuši. Ja? Kad mēs taisam pašanalīzi un pamanām, kas tā par problēmu un grūtību avots ir mūsu ciešana avots, tas mūsu ciešana avots, ja, kas dod lielu iekšējo atbrīvošanos. Kad cilvēks iegūst kādu traumu, emocionāli viņš izveido aizsargu barjeru, lai to vairāk nejustu. Un ar katru reizi šī barjera kļūst arvien spēcīgāka. Sanāk, ka cilvēks tur sevi iekšā šīs barjeras, lai nejustu traumu, lai nejustu līdzīgas sajūtas atkārtoti. Līdz ar to viņš nesā to sevi un tādā veidā ievaino savu ķermeni no tās smagās nastas. Un mans redzējums ir, kad arī attiecīgi tāpēc arī cilvēks sāk lietot. Ka viņam ir šī nasta, šī trauma, ko viņš nes, un to var būt, kā tu teici, ja, tev var būt nosīt ļoti labi ģimeni, bet tu tāpatās to traumu atradīsi, ja, ka es dzirdēju vienu interesantu keisu, stāstu, kad vispār mūsu pienākums arī vecākiem ir iedot bērniem traumas, lai viņš reāli augtu. Ja? Un tā arī ir realitāte. Mēs viņam iedodam. Apzināti, neapzināti mēs viņam iedodam gan no labas audzināšanas, gan no netik labas audzināšanas. Zin kā, tās traumas jau arī var būt dažādas. Viņas varbūt arī veidojušās skolas laikā uz ielas, kaut ko neveiksmīga mīlestība, kāda meitene pievilus, čalis pievilus, vēl kaut kas bijis. Daudz un dažādas, bet viss sākās saknē vienmēr bērnībā. Un bieži mēdz teikt, ka saka, viņam bija tik superīgi vecāki un puisis uztais pašnāvību. Viņam bija tāda un tāda ģimene, bet apsties, kā viņš dzer, ja? Neviens nezina, kas notiek aiz aizslēgtām durīm. Neviens nezina, vai tā mamma un tēvs ir izstrādājis savas problēmas, savas nepatikas, savas traumas, savus patērnus. Un neviens nezina, kas notiek mājās un ko stāsta bērnam, ko māca bērnam. Piemēram, tu minēji par sevi, ja, ka tev tēvs bija atkarībām un tev bija pēc tam atkarības. Tu pārņem šos patērnus no saviem vecākiem. Protams. Un tu redzi, tas ir tas, ko tu redzi bērnībā. Ne. Bet, ja mēs ejam pavisam dziļi, es varu pastāstīt, kā sākās viss, ja mēs skatāmies no... Mēs aiziesim. Ko tu domā par šo tekstu, ko es pateicu? Es klausos un domāju vai jūs zinat par Freida aizsargu mehānismiem? Un ko jūs vispār par Freidu domājat? Es daudz ko zinu, Freidu esam arī lasījis ļoti daudz. Jā. Tātad atkarību adiktoloģija balstās uz šiem mehānismiem. Vienalga, kur jūs mācīsieties vai studēsiet, jūs redzēsiet, ka, lai cilvēkam palīdzētu iziet no atkarības, viņam ir jāapgūst šie mehānismi, kas viņam ļauj ieraudzīt to, kā viņš nepareizi domā vai vispār kā viņa psihe reaģē. Prāts. Jā, lai saprastu, aizsargu mehānismu, tas nav kaut kāda mistika vai kaut kāda ezotērika, bet tas ir ļoti nopietni, jo kaut vai tagad pirms 2 gadiem iekļāva ģimenes ārstu gada grāmatā, jo ģimenes ārstiem arī jāapgūst šie mehānismi. Un kāpēc es šo saku? Tāpēc, kad klausoties par tām traumām, mūsu organisms, mūsu psihe, tā tad ir ķermenis, miesa, ko mēs varam sekcijā. Nogriezt roku un uzlikt. Ja psihi mēs nevaram izoperēt un nolikt uz galdu. Viņa ir neredzamā daļa. Bet viņa ir caur jūtām, kādas 5 pamatmaņas redze, dzirde, oža, garša, tauste. Un tas caur tās maņas, caur kurām mēs iegūstam informāciju, viņa tiek analizēta no tā, kas ir bijis vēsturē, ja, un mums tiek izsniegts kaut kādi dati, ja, kas tas tāds ir. Un tad, kad cilvēks sāk lietot, tajā brīdī, kad viņš paņem pirmo glāzi vai narkotikas, viņam tātad psihē ir aizsargu mehānismi, viņi ir vairāk, viņi tur kaut kāda 40, 50 ir. Un tad, kad viņš sāk lietot, viņam šie psihiskas mehānismi sāk strādāt nepareizi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēka psihe uzbruk pašam cilvēkam. Tā kā ir autoimūnās saslimšanas medicīnā, ja? Tāpat arī psihiatrijā ir šīs psihiskās saslimšanas, kas uzbruk cilvēkam. Okay.
Bet kāpēc viņš tomēr cits paņem, cits nepaņem, cits vienkārši nepamēģina vispārībā? Bet cits pamēģina. Ļoti reti ir tāds, kurš mūsdienās nepamēģina. Agrākos laikos, jā, bet tagad jau tas praktiski nav iespējams, jo pēc skolās tirgo un lieto visi. Jā, tas zinu, ka cilvēki arī, kas arī nav pamēģinājuši. Nu, maz tādu ļoti, tagad protams. Būs ļoti maz. Bet kāpēc es par tiem mehānismiem? Tātad mēs piedzimstam, mums ir traumas, un mums šī psihe, ja mēs nelietojam ķīmiju, viņa ļoti labi tiek ar visu galā. Kas ir vesels cilvēks, kurš ir izdzīvojis pat karu, bijis izsūtījumā, un viņš iznāk no turienes, un viņš reāli dzīvo un normāli vēl smaida un iet uz teātri. Tātad viņa psihe ir stabila un vesela. Jā, viņš ir traumas, ir redzējis ļoti daudz cietas. Ja? Atkarībā, līdz ko tev ienāk organismā kaut kāda ļoti spēcīga ķīmija, narkotika, alkohols, kokaīns, alkohols arī narkotika. Narkotiska, toksiska, nāvējoša viela, Inda skaitās grāmatā rakstīts. Ja? Un līdz ko tu ielaid to savā organismā, tava psihe, tavas visas maņas sāk to interpretēt pa savam, ka tas ir bīstami. Čāļi kaut ko daram, mums uzbrūk. Un cilvēks sāk mainīties neredzami iekšēji. Piemēram, es kabinetā atnākot, es varu notestēt ļoti ātri cilvēku, kurš viņam mehānismas nestrādā. Viņam pilnībā ne vispār absolūti, bet viņš ir, negribas aizvainot cilvēkus, jo viņi nav vainīgi, bet viņi ir infantīli. Un viņi to neapzinās. Un vienkārši, ja pareizi runātu Latvijā stāstīt par atkarībām, no šīs puses kaut vai tā ļoti interesanta tēma, cilvēki to nezina. Viņi ieraudzītu paši sevi un reāli pārtraukt lietot. Jā, un tad viņš kaut ko neredz pats, jā? Ok, kas notiek, var pateikt, kas notiek smadzenēs? Bioķīmiski vienkārši izmaiņas, kādas izmaiņas, dopamīns, serotonīns, jā, visas šīs molekulas, saucamē tautā laimes hormoni. Cilvēks piedzimstot, no kā ir laimīgs? Saulīta, māmiņa. Skriet, vienkārši kaut ko darīt. Bebīts pupiņu ēd, ja viņš ir laimīgs. Es domāju, ka cilvēks zina, kas lielākoties, man liekas, laimīgs. Nē, ka viņš pēc tam pieaug no tā, ka viņš grib darīt, ka viņš dara to, kas viņam patīk. Jā, grib darīt. Jā. Grib, vienalga, ko tu grib. Grib iet uz skolu, grib iet uz pulciņu, jā, bērnībā. Un viņš ir laimīgs, tagad bēdīgi, ja viņš ir laimīgs, tā, ka viņš atver telefonu, paņem rokās, ja viņam ļoti īsi šī laime ir, ja, tas moments, un viņš paliek nelaimīgs tajā laimē. Pēc tam, jā, ļoti ātri. Tas tāpat kā atkarīgi. Lūk, un bērnībā mums, tātad, ja mums strādā pareizi, arī jautājums, jo redz, ir tie uzmanības deficīta sindroms tagad, kas jau ir atklāts. Ja viņš ir bērnam, tad iedomājas šis bērns, viņš jūtās jocīgi, bet viņš to nemāk noformulēt vārdos. Un viņš pamēģina iedzert. Un tajā brīdī, kad viņš iedzer, viņa smadzenēs izlīdzinās šī bioķīmija, un viņš kļūst normāls. Un tāpēc ļoti daudz. Viņš atslāpst, un viņam beidzot izdalās viņam slikti strādās šie smadzeņu receptori, un viņš iedzer, un viņam beidzot ir labi, un viņš tā uzsēžās. Bet ir viena problēma. Atkarība ir progresējoša slimība, un viņa ļoti strauji progresē. Jā, tas jau, jā. Un viņš uzsēžās uz tā, jo ļoti daudz atkarīgi cilvēki ir ar šo sindromu, uzmanības deficīti, ja uztaisītu magnētisko rezonanci, to redzētu. Es domāju, ka tagad ir ļoti daudz sindromu visādi, kas ir izveidojušies, kur reāli vēl vairāk arī attiecīgi ved, tāpēc jau arī pirms tā statistika, ja, atkarīgi cilvēki paliek arvien vairāk pasaulē, arvien vairāk un arvien jaunāki. Un zini, kāpēc tas notiek tāpēc, ka cilvēki bēg no sevis. Pēc, ka cilvēki neskatās sevi, un viņi maksimāli mēģina izvairīties no tā, kas viņiem sāp iekšā. Vienalga, kaut vai šobrīd mēs sēžam šeit pie šī galda, katram tāpat ir kaut kādā, varbūt sava aizsardzība, sava maska, sava lieta, sava sāpe, ko cilvēks grib parādīt sevi no labākās puses, nezinu, zinošāks, labāks vai kāds, bet patiesībā, kas notiek iekšpusē, neviens to neuzdrošinās rādīt, jo visiem ir ārkārtīgi svarīgi, ko kāds padomās. Tātad par viņu, bet pati, ja mēs skatāmies pašu problēmu, no kurienes nāk vispār visa sakne, tas nāk pilnībā no bērnības, jo, ja mēs paskatāmies, kas notiek tajā brīdī, pirms mēs piedzimstam, mūsu dvēsele, kas visiem zināms, tā ir enerģija, frekvence, tas ir daļa no mums, viņa izvēlās, pie kuriem diviem cilvēkiem viņi ienāk šajā dzīvē. Tātad mūsu tēti un mūsu mammu. Precīzi divus cilvēkus. Tātad arī visu to ceļu, ko viņi piedzīvos dzīves laikā. Vai viņš būs atkarīgs, vai viņam būs kaut kādas problēmas, vai sāpes, vai kas pārējais. Mūsu dvēseli izvēlās perfektos divus vecākus, pie kuriem ienāks. Un tajā brīdī, kad mēs piedzimstam, visu, ko mēs darām, mēs jūtam enerģiju. Mēs neredzam pat tālāk pa 30 centimetru. Mēs jūtam enerģiju, mēs jūtam tēti, jūtam mammu. Un tās ir divas pirmās būtnes, ko mēs ieraugam šajā pasaulē. Un mēs jūtam vīrišķo enerģiju, dievišķo saucam, nezinu kā gribat, sievišķo, dievišķo.
Un tās ir šīs divas enerģijas, ko mēs sevī spēcīgi jūtam, un no tā mēs funkcionējam. Jo mēs nezinām, kas ir mūsu politiskā piedarība, kas ir, vai mums ir atkarība, nav atkarība, kā mani sauc, kas šobrīd pa laikapstākļiem tādā garā. Mēs jūtam to, ko jūt mūsu vecāki. Un mēs jūtam, vai tētim ir kaut kādas problēmas ar veselību, vai mammai ar tēti foršas attiecības, vai viņi labi komunicē savā starpā, vai viņiem ir dziļa intimitāte, kas notiek, varbūt tētim ir alkohola problēmas, kā ir viņam ar finansēm. Mēs jūtam visu mūsu enerģiju, ko mēs sajūtam no vecākiem, ir tas, ko mēs uzsūcam jau no pašas bērnības, jau pašā saknē. Un tad augot, pieaugot lielākiem, kas notiek? Vecāki mūs māca, viņi mums stāsta. Tu vari darīt to tu nevari darīt, tur tu dari pa daudz kaut ko, kur tu tagad skrieni, kur tu leksi. Ne, tev nevajag vēl vienu saldējumu. Jā, ok. Bet es pabeigšu to domu, kāds saka, nevajag vēl vienu saldējumu, un ko tas dara, kāpēc to izstāstu? Tas noved mūs pie mazvērtības, kāpēc, kā minēja, par to, kad nav viss traumas, tas nāk no mazvērtības. Piemēram, vecāki tev saka, pietiks tev vienu saldējumu, tu jau vienu apēdi, kā tur gribēt otru. Bet realitātē kas? Tā ir kauna. Mēs gribam vēl, un tas ir dabiski gribēt vairāk, bet vecāki saka, nē, tev pietiks. Un ko mēs te biji saprotam? Mums iestrādā trauma, nedrošība, es neesmu pietiekoši vērtīgs, lai man dotu vēl. Un tas ir visām lietām, kas nāk no bērnības, un no turienes viss tas sākās. Okay, tu ļoti labi tēmā izskāri, attiecīgi, cik liela nozīme ir videi, ģimenei un bērnības pieredzēm. Tad tu šobrīd to tēmu ļoti labi jau pats paķēri. Kāds Guni tavies ir arī šobrīd, tavs medicīniskais, teiksim, zinātniskais redzējums, par, taču pētījumi daudz arī, teiksim, Zin, kā ar to zinātni, viņi nesakrīt ar realitāti, diemžēl, vai par laimi nezinu, bet nav tā, tikai zinātniski, prakse, mēs praksē ļoti daudz ko redzam, viens, ko mēs varam runāt, un tad, kad mēs sākam strādāt, mēs saprotam, šis strādā, šis nestrādā, vai ne? Un es atkārtošos, viens alkohola atkarība veids ir pirms 30-40 gadiem, otrs ir tagad, kaut kā, kad tu stāstīji, es atceros arī, kad es pēc tā, kā mamma nāca mājās, slēdz atslēgu, zināju, vai es dabūšu iekšās vai nē, vai mamma ir labā garstāvoklī vai nē, bet mēs dzīvojam vienā istabā. Un tagad ir, cik mums istabas ir, mums ļoti daudz mājās, tas jau ir citi laiki. Ko tev tas radīja? Tas tev radīja to neusticību, ka tu vari uzticēties pilnībā mammai, ka tu zini, ka tu no viņas saņems visu laiku sirds siltu mīlestību. Tev radās jau tā sajūta iekšējā, kad tev iekšēji kaut kas nav kārtībā, jo māte ir tava sirds, tava jušana, un tēvs ir tavs prāts, tavs loģiskums. Un tad, kad tev šī sajūta iekšā ir, tas tev rada sevis iekšēju nevērtību pret sevi. Un pēc tam dzīvēts izpoguļās to, ka mēs gribam parādīt sevi labāku nekā mēs esam, vai būt vērtīgāk, gūt atzinību. Un no turienes iet visas mūsu traumas, viņas sākās no bērnības, no mazākajām šādām lietām. Un tas arī nespēja, teiksim, tajā brīdī mēs arī šādā veidā baidamies atklāties. Un es dzirdēju baigi interesantu frāzi agrāk, mēs esam tik slimi, cik daudz mēs neesam izteikušies. Jā, problēma atkarībai otrs nosaukums ir slēpto jūtu un emocijas slimība oficiālais. Ko tas nozīmē? Ko nāk cilvēks darīt kabinetā? Viņi beidzot var runāt pa vienkāršo. Viņu sieva nedzird, vīrs nedzird, bērni. Viņš dzīvo izolācijā, viņš funkcionējoši alkoholiķis saucās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš visu nodrošina, bet iekšēji viņš slāpē, lielāko daļu, bet, par ģimeni atgriežoties. Nevaram mēs vairs pateikt, ka tas ir, kāds ir ģimenes stāvoklis. Tur ir tādā miksā viss, tur nāk tik dažādi tie gadījumi, kas ir bijis. Bet tas ir nodots no ģimenes, ja? Vai tu, Nē, parasti ir tā, ja tur baigi smagi lietojuši reti, kurš no tādas ģimenes iznāk un lieto. Biežāk procentuāli ir, ka nelieto cilvēks. Ja viņš tiešām bijis tādā černērīgā. Viena vai otra galība parasti ir, jo no tās sāpēm ir parasti vai nu jā, vai nu nē. Tur riebums ir pret to alkoholu smaku. Varbūt, ka tu aizies pretējā kaut kādā atkarībā, tu noteikti aizies, jo atkarības tas simptoms, viņš to tev saglabāsies. Tu, varbūt neaizies alkoholā, bet tu aizies kaut kur citur. Es tagad runāju par to atkarības simptomu kā tādu, par to neironu, par to, ka vai tas nododās no ģimenes vai nenododās. Es pat teiktu, ka tāda atkarība neeksistē. Es teiktu, ka vairāk, mēs to saucam par atkarību, protams, ka, lai mēs to saprastu, bet tas viss pamatā apakšā, tās ir tās mūsu sāpes. Trauma. Mēs nevaram izgrozīties nekā citādāk, tas atgriežas pie sāpēm. Un bieži apziņa, lai nesāpētu, ir izslēgus no atmiņas visus notikumus, bet mūsu somatiskais ķermenis atcerās visu. Un tāpēc cilvēki, kas, piemēram, uztais kaut kādas, psihedeliskās prakses, aizbrauc zajavasku, kaut kā izdzer,
un viņam atnāk, vai no dziļas somatiskās elpošanas prakses, viņam atnāk, bļāviens, mani bērnībā tur sita, piemēram, ko viņš bija izslēdzis aizsardzības mehānismus ķermenim, vai kaut kādas vēl lietas, vai, piemēram, viņam tur kaut ko visu laiku aizliedz, un viņā neklausījās, bet vecākajā māsā klausījās. Un viņš jūtās mazvērtīgs, un tāpēc viņam sāp, viņš jūtās nomākts, viņš nejūtās vērtīgs, ko viņš dara, viņš dzēr, pīpē vai kaut ko vēl dara. Un ja mēs paskatāmies vispār no tādas perspektīvas, kāpēc cilvēki visiem tagad pavērojiet kafejnīcās, šitā te kafija, saltiņš un telefons. 3 kairinātāji reizē. 3, kas ir endorfīns, serotonīns, dopamīnu, izdala šos laimes hormonus, bet ko viņi dara? Kas ir vispār smēķēšana, jūs zinat? Tas bija zīdīšana, tas ir brīdis, kur tu neapzinies, ka tava dvēsele tev rāda, ka tu negribi dzīvot. Kad tu smēķē, tu sev parādi, ka tu nevēlies dzīvot. Tu pat vai tu nedzīvo dzīvi, kā tu gribētu. Es agrāk strādājot par fitness treneri, smēķēju pakluso. Jā, jo es fitnesā nevarēju taču būt, man bija šausmīgi svarīgi, ko par mani padomās citi. Bet aizkadrā es pīpēju zāles, pīpēju saltus, es pīpēju cīgas, visu pēc kārtas. Tādu šobrīd tādu metaforu, teiksim, labu metaforu, ko principā vajadzētu teikt, dot cilvēkiem, kas to pīpē, ja? Bet pašu būtību atkal mēs tomēr atgriežamies atkarību. Kas ir atkarība? Tas nozīmē to, ko tas nozīmē? Kad es kaut ko daru automātiski, ko es īstenībā nekontrolēju vai labprāt nedarītu. Zini, kā ir tāda mehānisma, atkal tie paši Freida racionalizācija. Piemēram, es dotu cilvēkam rakstīt uzdevumu, uzrakstīju 10 iemeslus, kāpēc tu lietoji. Agrāk viņi būtu pilnīgi savādāk. Tagad labs laiks jāiedzer. Uztaisīja foršu podcastu, jāiedzer. Saproti, cilvēks jau dzer visu laiku, tur jau pat traumu nevajag. Ja, viņš jau dzer. Kāpēc viņš dzer, ja? Tā jau ir bioķīmija. Tu jau labi lietu pateici. Tas, ko viņš atbildēs vienkārši no tā, kā viņš šodien to redz. Jā. Bet dziļumā jau viņam ir kaut kas cits, dziļumā tas, ko reāli... Jā, tāpēc jau tā saucās racionalizācija. Viņš racionalizē savu lietošanu, attaisno, un viņš uzraksta. Un viņš izrādās ir ticējis un domājis, ka viņš tāpēc lieto viņš pavisam citu iemeslu, tāpēc, ka pirmkārt tā ir bioķīmisks, viņš jau ir atkarīgs bioķīmiski, viņam gribās, viņam ķermenis prasa. Iedomājies sievietei 35 gadi, katru vakaru vajag izdzert pudeli vīna vai pusotra vai 2. Katru vakaru. Viņi vienkārši grib sajusties labi, jo alkohols jau strādā kā antidepresants tajā brīdī, kad mēs lietojam, bet kā depresants, tad, kad mēs atejam no tā alkohola. Un detoksikācijas process, ka notiek ķermenis mokās, un mums ir dubulta depresija un dubulta smagums, bet tajā brīdī mēs jūtamies labi. Un tas ir aizbēgšanas mehānisms, kā mēs to daram. Jā. Ok, tad vēlreiz par to vidi ģimeni, bērnības pieredzēm. Ja? Cik es esmu šo lietu studējis, izzinājis, tad, principā, tas mums viss vienkārši nododās vienkārši ķēdītē. Ja mēs paskatīsimies vienkārši savā ģimenes kokā, tu vienmēr visur atradīsi kādu atkarīgo. Gan savā tur, ja tev no tēva nāk, tur tālāk tēva un tēvs un tā tālāk. Ja? Mēs esam to izstudējis, un man viss ir skaidrs. Ja? Tu ļoti daudz visu kaut ko var izstudēt. No kurienes tas viss nāk? Nav tādi cilvēki, kurie, principā, ir atkarīgi, un kuriem tai kokā nav neviens atkarīgais. Nav tāda. Jums ir tāda cilvēki? Man ir vīrs, jā. Viņam ļoti spēcīgs gēns, nenormāli, un var redzēt, ka viņam pilnīgi neinteresē. Viņš ir lietojis, bet viņam ļoti jaudīgs. Viņš nav atkarīgs tas, kurš nespēja to kontrolēt. Tas, ka cilvēks iedzer vienu vīnglāstu reizi nedēļā vai reizi mēnesī, es domāju, ka viņš nav atkarīgs. Nē, tāpat nav pirmā. Tā ir pirmā stadija. Visi jau iziet caur stadijām. Visi, kas ir bijuši atkarīgie, kaut kad ir lietojuši kontrolēti. Arī tādā veidā. Ziniet, tās atkarības jau arī, man liekas, varbūt nevis man liekas, bet ir ļoti daudz un dažādas. Ja, kā mēs runājam pirms podkāsta, tur porno atkarība, ja, alkohola atkarība, narkotiku, visu iespējamo, televizoru, seriālu, skrūlēšanas, visas šīs atkarības ir nenormāli daudz, un tāpēc tas ir tāds, ja cilvēkam nav viena atkarība vai kādas lietas, viņam noteikti ir kaut kas, ko viņš dara, varbūt viņš kasa vienā vietā ķermenī visu laiku, un viņam tur ir ēda, un viņš netiek no viņas galā gadiem. Piemēram, man bija ap acīm pleķi sarkani šeit, riktīgi daudz pleķi tādas tā kā ēdas. 12 gadus es mērēju hormonālās ziedas. 12 gadus. Nekas man no tā nepalīdzēja, nekas nenāca pa labu. Līdz es nesāku skatīties patiesībai acīs un sāku uzdot sev iekšā jautājums, kāpēc man ir šie pleķi, ko es negribu sevi ieraudzīt. Un es bēgu un izvairījos no sevīm. Bet tā kā es sāku skatīties patiesībai acīs, no kā es izvairos, pleķi pazuda, brīlis to man pazuda, arī vairs nevajadzēja. Tā viss somatika, viss attiecīgi saistīts ar mūsu iekšējām domām, mūsu iekšējām sajūtām. Tieši tā. No visa tā, ka mēs esam gājuši cauri vai kas mums ir trūcis. Jo, saprotat, es nesaku, ka katram vajag būt smagai traumai, lai kaut kas noticis. Nē.
Mums var būt trūkusi dziļa sirds silta mīlestība no tēta vai mammas. Bet tā jau var būt tā. Mums trūkus uzmanība. Jā, tā arī tā var būt trauma. Arī viņam ir smaga trauma. Tas, ko tu saki, vienkārši citam, tā varbūt smaga trauma ir izvarošana. Ja? Bet jebkura trauma, tā ir reāla trauma, kur tev reāli ietekmē tālāk tavus rīcības, tavus lēmumus. Es teiktu tā, trauma, paterns un nedrošības. Tas ietekmē mūsu dzīvi. Jā, jo kas ir trauma? Trauma tas ir tas, kas tev ir reāli, ko tu esi attiecīgi sevi paņēmis kā traumu kaut kādā situācijā, kur nevarēja nekā ietekmēt. Kas ir paterns? Tā ir automātiskā darbība, automātiska reakcija, kuras vienkārši automātiski kaut ko dara, es pats to neredzu. Ja? Ko mēs pārsvarā pārmantojam vienkārši no vecākiem. Jā. Uzdot uz ielas jebkuram cilvēkam jautājumu, tu esi laimīgs, tu jūties labi? Viņi, ja godīgi viņi atbildētu, lielākā daļa pateiktu, ka nē. Protams, ka nē. Ka ļoti slikti jūtas. Tas, protams, labs tāds jautājums. Jā, Tāpēc, kad cilvēki dzīvo riktīgās važās, un viņi paši neapzinās, cik lielu nastu un cik smagumu viņi nes. Kad es piedzīvoju savu pirmo garīgo praksi, kur es sajūtu garīgo pamošanos, un tam nav saistība reliģijas, runāja par somatiskā ķermeņa izkustināšanu un traumu pamodināšanu, tā teikt, izstrādāšanu. Es piedzīvoju to, kad es redzēju visus savus senčus aiz manis, visus savus saucamos ancestors vienu aiz otra, kuri stāvēja un deva man spēku, kad es esmu tas, kurš šajā dzīvē, tu filmētājs jebkurš, mums ir dot šī iespēja mainīt šo paudžu traumu, paternu, nospiedumu ciklu. Alkoholisms, vēl lietas, un kāds beidzot to var mainīt. Mēs tam aiziesim līdz tai mainīšanai. Mums vēl varbūt bišķi parunāsim nedaudz par to, no kurienes tas nāk. Ja? Kā bērnībā nerunātās lietas kļūst par pieaugušu cilvēku atkarībām. Un tā ir tā tēma, ko es teicu, ja viss tu esi tik slims, cik tu reāli neesi izteicies. Vai tas ir saistīts šobrīd ar arī to cilvēku slimībām, ar atkarībām, kad cilvēks visu to ir turējis iekšā? Vistiešākajā veidā. Precīzi vistiešākajā veidā. Jā. Visas mūsu apspiestās emocijas ir pēc tam visas mūsu problēmas. Ādas problēmas, veselības problēmas, seksuālās problēmas, finanšu problēmas. Un viss pārējās to saistītās. Viss tas, ko mēs sevi esam apspieduši, neesam izstrādājuši, neesam sadziedējuši, it sevišķi izrunājuši, jo bērnībā varbūt tu kaut ko teici, tur tēt, pasties, pagaid man nav laika, vai tagad turi muti bērni, tagad nerunā, ka pieaugušie pie galda runā. Okay. Un tās lietas atstāja lielākās šīs traumas un apspiestās emocijas, viņas jau nekur nepazūd. Viņas tiek nospiestas lejā un tad viņas pēc gadiem nāk ārā, bet viņas nāk ārā kā atkarības. Kā dažādākajām lietām, un cilvēks nesaprot, kāpēc viņā tas notiek, jo bieži, kā es teicu, viņš pat neapzinās. Protams, ka viņš neapzinās. Neviens neapzinās. Es domāju, ka ļoti grūti sevi apzināties, ja tur daudz gadus sevim strādāji, bet sevi apzināties tā līdz galam, kāpēc tu dari to tajā brīdī apzināties, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Vēl ieskicējot, tā ir arī mūsu izvēle. Ļoti daudz, kur ņemt savu atbildību savās rokās, jo lielākā daļa pasaules cilvēku dzīvo upuru un cietēju lomās, kurā es dzīvoju visu savu dzīvi, tikai tāpēc to varu pastāstīt. Un tad, kad mēs kāpsim ārā no upuru un cietēja lomām, mēs sapratīsim, ka mēs varam savu spēku paņemt atpakaļ, bet spēku paņemt atpakaļ nozīmē sākt paplašināt savu apziņu, jo cilvēki, es teikšu atklāti, ir stulbi. Es arī biju lielāko dzīves daļu vienkārši stulbs, jo es nebiju atvēris un paplašinājis savu apziņu, man bija visas primitīvās pamata lietas svarīgākās. Okay. Bet kā mēs paplašināsim apziņu, mēs spēsim ieraudzīt, no kurienes nāk un saskatīt, ka redz, kur man tas nāk no kaut kurienes bērnībā, pieņemsim, vai no tā, ka man bija apspiestas emocijas, neesmu varējis paust brīvi savu runu un visu pārējo, un tad mēs varam sākt ar to strādāt, un tad ir ceļš un mehānismi, kā mēs to izdarām un sadziedējam. Labi, paldies, Toms. Ja tagad mēs paklausīsimies Gunita vēl. Ko tu saki par šo, ko tu domā tieši par šo izteikšanos, par to, cik daudz ietekmē tiešām atkarību? Es šo tēmu gribētu sadalīt divās daļās. Tātad viena ir frustrācija, ka cilvēkam ir kaut kas, ko viņš grib, un viņš nevar. Šis ir izteikti pusaudžu vecumā. Un, ja pusaudzim ļautu darīt visu, ko viņš grib, būtu bēdas un nelaimes, ja mēs nevarētu. Viņa aiziet bojā bieži vien. Tā ir frustrācija. Viņa ir attiecīgā vecumā jāizdzīvo viņa, jo viņa stiprina tieši tāpat, kā mēs ejam sportot, iekšējie muskuļi mums jātrenē. Kā bēgni, ko neredzam, bet iekšējos mēs stiprinam. Griba. Ja, iekšējā griba, viņai ir jābūt stiprai. Lai viņa stiprinātos, ir jābūt kaut kam, ko tu nevari, ko tu nedrīksti, un tajā brīdī tu audz. Otra puse šajā tēmā ir sadzīves psiholoģija, ko tas nozīmē, ka tev mājās ir cilvēki, ar kuriem tu vari runāt. Tas ir divas dažādas lietas. Tā pati māte, kurā tevi pieņem, mīl un sargā, un ir pieņemoša, ja? Bet tas nenozīmē, ka viņa ir visu atļaujoša. Tas tāpatās nozīmē to, ka tu kaut ko viņam neteiksi. Viņai neteiksi, ja? Jā, būs nē. Būs kaut kas, ko tu noklusēsi,
Tas pats saldējums, ja, ko teica, nē, man prasīs, teikšu, nē, man 5 bērni, es nedošu pie otro saldējumu, ja, kaut tagad aizbraukšu mājās, ja mamma atved no Rīgas saldējumu, nē, nebūs 2 saldējumi, būs 1. Bet tas nenozīmē, ka viņus nemīl un viņiem būs trauma. Tas ir mans redzējums, ja. Domāju, ka trauma nebūs. No saldējuma noteikti ne. Nē, bet ja viņš apvainojās... Trauma nebūs no saldējuma. Trauma var veidoties tajā brīdī, ja kā vecāks uz to norēģē un kādu enerģiju viņš raida bērnam. Ja vecāks raida enerģiju tev pietiek ar vienu, viss nomierinies. Tas rada samierināšanos sajūtu un viņā ir šī trauma. Ja tas ir tāds, kā mīļais cāli, visu, tu vienu apēdi, ok, davai nākošais paņemsim vēl vienu. Tā ir pilnīgi cita lieta, ja? Kā tu viņam ar kādas emocijas tu viņam nodevi, ja? Zini, es skatos uz cilvēkiem, tā kā arī tas, ko tu stāsti, jā, bet man liekas, ka vispār pats stāsts nav pat par bērniem un kā tu runā, bet kāds tu esi kā cilvēks, vai tu esi laimīgs, vai tu pati esi mamma mierīga. Un pat bērns var tevi vērot, nolasīt kaut kādā stūrī, kur tu sēdi telefonā un kā tu esi iedziļinājies. Te sēž tētis telefonā un kaut kādu viņam seja. Viņš jau translē kaut ko tam bērnam ar to, ja? Un tā jau ir tā audzināšana ģimenē. Tas ir tik slēpti, ja? Tad ir jāuzdod jautājums dziļāks. Protams, kā tu minēji, kad kāda vecāks kā māte jūtās, kāpēc viņa tā jūtās? Ar ko viņa gāja cauri bērnībā, ar ko viņa saskārās, kāpēc viņa baksto telefonu nepievēršās tam bērnam? Kāpēc viņos ir šīs visas nedrošības, vai viņi nespēja sniegt to mīlestību? No kurienes tas nāk, jo tas nenotiek šādi. Tas notiek no tā, ko viņi nesaņēma paši. Jo mēs nevaram iedot vairāk par to, ko mēs neesam saņēmuši. Mēs varam bišķiņu kaut ko pielikt klāt, bet kamēr mēs nesadziedējam savu sirdi, nesadziedējam savas traumas, patērns, nedrošības, mēs nespēsim iedot vairāk to, kas nav mūsos. Ok, evolūcija attīstās, ja nebūtu evolūcijas attīstība, nebūtu zinātnes attīstība, neietu visu tehnoloģijas uz priekšu, bērni paliek gudrāki pa vecākiem. Taču jāsaprot svarīga lieta, kad viss tas, ko mēs nesaņemam no saviem vecākiem, mūsos katrā, vai mēs esam pieaudzis cilvēks šobrīd, mūsos katrā dzīvo maziņš ievainots bērns. Protams. Katrā no mums. Un mēs vērtējam, mēs nosodam, mēs apskaužam, mēs salīdzinam, un tas rada lielākās problēmas. Tāpēc, ka mēs neesam brīvi, mēs esam saspringti ar maskām un mēs dzīvojam kaut kādās tēlos. Mēs uzliekam masku, izjūt no mājas. Tā ir realitāte, jā. Tā ir realitāte. Un tas ir no viss šī trūkuma, no uzmanības, mīlestības un apliecinājumiem. Interesanti, nav tāds pētījums jāpameklē par bērniem. Jo, kuram nav bijuši ģimenes un kādas viņiem ir izveidojušās attiecības pret saviem bērniem. Gan jau ir tādi pētījumi, tagad jau tādus jāpameklē, interesanta tēma. Tiem cilvēkiem vēl daudz, tu domā, kur ir vispārībā nav? Es domāju, vai viņš var dot to mīlestību. Viņam nav bijis, ja viņš tur audzināts ir, ja, tajā bērnamā. Viņš var dot mīlestību tādā gadījumā, ja viņš ir tiešām izstrādājis sevi un sadziedējis savu sirdi. Jo pati svarīgākā lieta, kas katram no mūsu cilvēkiem uzdevumiem dzīvē ir, pati svarīgākā lieta mūsu dzīvē. Cilvēks saka, ko es varu darīt, kas man sanāk? Sāc dziļu darbu ar sevi. Neslēpies vairs aiz diplomiem, maskām un vispārējā. Sāc uzņemties atbildību un sāc sadiedēt to, kas ir tevī. Un cilvēki visu dzīvi bēg no sevis. Un ir sevišķi cilvēki, kā tu minēji, kas ir bērnamos, piemēram, protams, ka viņiem trūkst tā mīlestība. Dziļi. Protams, ka viņi nespēja tālāk dot, ja viņi neizstrādā sev un nesniedz to sev, jo vairāk mamma un tētis mums neko nevar iedot. Mēs paši varam savu iekšējo bērnu dziedināt, dot sev šo mieru ar praksēm, ar ikdienas saskaršanos, sev iedrošināt, laiku runāt, kaut vai tās pašas meditācijas taisīt un visas lietas, kas tāpat palīdz tajā ceļā. Un tādā veidā mēs radam sev šo iekšējo drošības sajūtu, un mēs varam pamazām sākt arī atvērties mīlestībai, bet kamēr mēs nesadziedēsim sirdi, kas sabiedrībai 99% nav, tikmēr mēs nespēsim patiesi no sirds mīlēt. Mēs mīlam tā, kā mēs mākam, un kad cilvēks saka, mana mīlestības valoda ir caur došanu, mana mīlestības valoda ir caur to, tas ir muļķības, tie ir attaisnojumi. Tāpēc, ka cilvēks nav ticis pie savas sirds, un viņš nezina, kas viņš ir, un viņš mēģina to aizstāt tā. Jo man tēvs, piemēram, mīlestības sniedza caur finansēm, caur lietām, caur visu. Viņš centās visu finansiāli nodrošināt, bet emocionāli pieejams viņš nebija. Jo viņš nespēja dot, tāpēc, ka viņam bērnībā bija patēvs, alkoholiķis, kurš viņu klapēja. Kā viņš var man sniegt kaut kādu dziļu intīmu drošību? Viņš var sniegt, ja viņš uzņemās atbildību, to atzīst, ja iet iekšā dziļumā un ar to strādā. Un tu zini, kā tas sāp? Bet loģiski, ka tas sāp. Un ne visi. Un tur ir tā problēma sabiedrības. Ne visi cilvēki ir gatavi skatīties savās bailēs, savā tumsā, savās nedrošībās un iet cauri. Jo nav māksla aizbraukt, kā es braucu uz Kostariku, dzēru sajevāsku sēņu ceremonijas, taisījis visu kaut ko pārējo.
tā nav māksla, ja tu neintegrē ikdienā iekšā to un nenoķer ar paplašinātu apziņu, no kurienes nāk tavas problēmas saknes un sāk to mainīt, integrēt. Katrā reizē, kad gribu norādīt uz viņu, ja man kaut kas tevī nepatīk, griez to pirkstu sev un jautāt, kāpēc tu mani trigerē, kāpēc tu man nepatīc. Un tad, kad es nonāku pie tā un apzinos, kāpēc tas notiek, es esmu brīvs un es spēju beidzot izstrādāt to traumu mainīt. Jā, labi, ok, paldies, bet vēlreiz, tā tēma, pateic par tiem bērniem, bet par to, ka mēs, vai to esi pamanījusi to cilvēkiem, kuriem tu strādā, ka viņi arī vienkārši, ka viņi tā atkarība ir principā, no tā, ka viņš vienkārši nav izteicies. Ka viņam nav bijusi iespēja, ka viņš to turēs sevi iekšā, un attiecīgi tā ir bijis arī tā kā, viens no tādiem lielākajiem akmeņiem, dēļ kā viņš principā ir sācis lietot. Mēs programmas laikā mācāmies runāt. Runāt. Jā, vienkārši runāt. Tā ir reāli. Godīgi atklāti runāt, un cilvēks pabeidzot kursu, viņš māk runāt ar visiem tuvajiem, un viņš izvēlās, ar ko runāt, nerunāt, un cik dziļi runāt. Runāt, un attiecīgi arī, tā kā just, vai nesāk just to, ko teica atkarība, tā ir jūtas slimība. Es saku meitenēm, ka mēs strādājam, meitenes, šis kurs saucās 60 savādākas dienas, bet otrs nosaukums ir patiesība. Šeit izlikties nesanāks. Nav jēga nākt un tēlot kaut ko. Visi būs bīstami. Sāpēs, raudās, nepatiks, čīkstēs, niķosies, ko tik nedara meitenes. Ejam iekšā tur, kur tu neesi gājis. Turbulents tāda, ka maz neliekas. Kur tu neesi gājis, kur tu varbūt pat neredz, bet ejam iekšā tur. Nezināmajā, jā. Jā, mums liela problēma šobrīd pasaulē ir, es teiktu, lielākā problēma, kāpēc vispār ir kari, vispārējais atkarības, jebkur lieta, tāpēc, ka cilvēki nejūt sevi. Un ja mēs paskatāmies tādā plašākā perspektīvē, kas katrā notiek, kā es teicu, mums tēvs un mamma no diviem mēs esam ienākuši šajā pasaulē, vai ne? Mamma ir mūsu sirds, sievišķa enerģija, un tēvs ir mūsu prāts, vīrišķa enerģija. Un katrā vai mēs esam vīrietis, sieviete, mums ir vīrišķa un sievišķa enerģija. Sievišķa ir jūšana, ļaušanās, uzticēšanās, starp citu nauda, kā tev plūs nauda dzīvē. Vīrišķā ir iešana, darīšana, mērķiecīguma, strukturizēšana. Un tad, kad mēs neesam nonākuši savā sirdī, savā jūšanā, mēs pasaulē varam visu sasniegt un izdarīt no bailēm vai no mīlestības. Ciedošu piemēru, man pazīstams kāds multimiljonārs cilvēks, viņš dzīvo ārzemēs, viņš uzbūvēja milzu impērijas biznesu, viņam nomira tēvs, 40 gadi viņam bija, un viņam nomira tēvs. Viņš saka, es neredzu vairs jēgu dzīvei. Neredz jēgu biznesam, es saku, kāpēc? Viņš saka, es to visu darīju tāpēc, lai tēvs man lepotos, lai viņš beidzot pateiktu, viņš nekad nepateica. Un tēvs ir nomiris, un viņš tagad nesaprot, ko darīt, viņam sākās depresija, pēc, ka tas bija viņa mērķis. Jā, interesanti, ļoti bieži to cilvēku neatzīst, neapzināt. Man arī kaut kur ir bijis šitais te, tas pierādīt. Mēs ļoti daudz ko neatzīstam, tic man. Tā liela daļa cilvēku to neatzīst, to, ko tu saki, bet tā apakšā. Tas tā neredzama aizberga daļa, tā, ko tu saki, tā visbiežāk ir iet pierādīt, tie, kas ir lielākie sasniedzēji, kas reāli ļoti daudz ko tiešām sasniedz, uzbūvē, kā tu saki, impērijas un tā tālāk. Apakšā tur ir šitais aizvainojums tēvu visbiežāk, kur tu aizēji vienkārši pierādīt, parādīt reāli to, kad es varu viens, tu man neļāvi, un es tagad parādīšu, ka es to varu. Es esmu tieši tāds pats, tam pašam esmu gājis cauri. Un otra, kas ir svarīgākā lieta, sākt just, kā tu minēji pirmīt, Jūšana ir mūsu svarīgākā lieta. Mēs esam atkonektējušies no savas intuīcijas tik ļoti no savas jūšanas, ka mēs visu gaidām, ka mums pateiks priekšā, iemācīs, ieliks. Mēs neklausāmies, kas notiek mūsos. Mēs klausāmies zinātnē, mums kārtie diplomi pie sienas un viss. Mums jāatgriežas šeit. Un tā ir mūsu sievišķa enerģija, kas katram jāsadziedē. Un tā, ka mēs nonāksim savā jūšanā, kas ir ceļš liels, sākumā caur prātu, caur apziņu, nonākt pie savas jūšanas, sievišķās enerģijas, tur mums viss sāks mainīties, un mēs kaut vai neuzdot jautājumu čatam GPT, bet pazvanīt kādam cilvēkam, paprastīt. Es meitenēm saku, kāpēc jūs rakstat visu iekšā tam čatam, pazvanīt Omai, mammai, paprastīt draudzenēm. Tas arī attīsta intelektu, jā. Jā, protams, jā, bet tu labi lietīsmā izskāri, mēs jau, principā, atkarība ir jūtas slimība, tad man ir slēpto jūtas slimība, man ir nobloķēta jūtas, es nejūtu un es nesaprotu, kā es jūtos. Pareizi? Kā šitā ļoti, ļoti laba tēma, teiksim, tu saka, ir aizvērtā sievišķa enerģija, reāli attiecīgi tu tā kā nejūti, Un diemžēl šobrīd ir laikmets, kad reāli vispār neviens nejūt. Tu pat cilvēkam ar kaut ko pa jūtām pateikt, viņš uz tevīm vispār skatās, kā tu esi no kaut kādas cits planētas, man tāds bija case nesen. Es vienkārši tagad tieši tajās jūtās iekšā, un es beidzot pirmo reizi, varbūt ne pirmo reizi, bet biznesā mācos šogad reāli pieņemt lēmumu, balstoties uz savām sajūtām. Man kardināls pārmaiņas, man kardināli cilvēki mainās, vispār kompānijā. Es saprotu, es agrāk tikai ļoti attīstīju to loģiku. Es ārkārtīgi daudz mācījos, kā tos cilvēks pareizi atlasīt, kādas tur uzdot jautājumus un tā tālāk.
un es pamatīgi visu laiku aplauzos. Un es tagad saprotu, Gribas tev pateikt, iekšā ir tā sajūta, iekšā ir tā sajūta, ka es tagad vienkārši jūtu, bļā, man tas cilvēks patīk, man kaut kā viņi ir patīkami, un es vienkārši eju, un es vienkārši paļaujos, domāju, visu, un es eju, un es nemeklēju loģiku, kāda viņam ir izglītība, vai viņš jau iepriekš gūs kaut kādus panākumus, es vispār to nemeklēju. Un man, bļā, to cilvēku vienkārši super sanāk. Jo, zin, kur sākās jūšana? Jūšana sākās jau bērnībā. Mēs piedzimstam, mēs esam tīri šķīsti, mēs jūtam visu. Kā es jau minēju, No jā, tiem vecākiem. Un tad ir lietu. ceļš, ko tev saka vecāki, piemēram, pietiek čingstēt, pietiek raudāt, cik tu raud, saņemies. Ir sevišķi tipiskākais čaļiem. Puikas neraud, īsti vīri neraud, saņemies, tu esi spēcīgs, tu neesi nekāda meitene, atstāja lielākos nospiedus traumas, lai tu dzīvē nespētu just un piepildīt savu potenciālu. Tāpēc, ka tu saproti to, ka just nav droši, tu nevari just, jo tu esi vecs, kuram esot jāsaņemās un jābūt baigi stipram, un tāpēc sievietes ir tik nelaimīgas attiecībās, jo vīrietis nespēja viņu sakonektēties, jo viņš ir iemācīts būt kā tanks, kā zvērs, kā viss. Kaut gan vīrišķā enerģija patiesībā ir iešana, darīšana, sasniegšana, bet arī dziļa sievišķā enerģija viņā pašā, lai viņš spēj dziļu intimitāti izveidot ar savu sievu, ar partneri, ar bērniem, ar klientiem tavā gadījumā un pārējiem cilvēkiem. Tā ir nenormāli nozīmīga lieta, tāpēc mūsu uzdevums ir sadziedēt sirdi, sadziedēt sievišķo enerģiju, mātes traumu, sadziedēt prātu, vīrišķo enerģiju, tēva traumu. Tas ir katra pašā svarīgākais jautājums uzdevums. Mūsu skatītājiem par šo dziļo tēmu, par jušanu. Padalieties komentāros, vai jūs vispār jūtat ikdienā, vienkārši jūtat, nezinu, cilvēkus, jūtat sevi, kā es šodien jūtos, vai jūs vispār jūtat, padalieties. Manuprāt, šobrīd ļoti maz cilvēku jūt. Es vienkārši redzu, tas arī, man liekas, tas arī ir atbilstošs rezultāts tam, ka tās attiecības arvien mazāk izdodas cilvēkiem. Tas parāda to, ka cilvēki arvien mazāk vispār iet ar sirdi, arvien vairāk iet loģika, tagad jau ir aprēķins, viss pārējais, ja? Un tāpēc arī tās attiecības vienkārši viņas nevar sanākt, tāpēc, ka tur nav vispār nekādas jušanas. Tur vienkārši ir katra kaut kāda samaitātie aprēķini kaut kādi, ja? Un viss. Uzrakstiet komentārā, padalieties. Vienkārši atklāt, ja tas ir godīgi, ir labi visiem pārējiem palasīt, paskatīties un saprast arī, no kur un kādas tam ir sekas tam, ka mēs nejūtam. Es varu parunāt par emocijām, pastāstīt par jūtām. Ļoti interesanti tēma, tiešām latviešu kultūrā tas nav. Mēs to nezinām, mums tas ir jāmācās. Un īpaši atšķirība milzīgi ir vīrieši un sievietes, jo sievietēm patīk runāt un stāstīt par savām jūtām un emocijām, un viņas ir gatavas to darīt, un viņas priecājās. Tikai viņām ir problēma, ka viņām ir pārāk daudz šīs emocijas, un viņas nav izlīdzinātas. Bet labi, jūtas un emocijas, tās divas dažādas lietas. Tu ir izskaidroši, jā. Un vīriešiem atkal ir kompleksi uz šo vārdu vispār kā tādu emocijas. Ja liekas, ka emocijas tas ir sievietēm, vispār jūtas emocijas, ja viss kopā paņemsim. Un tad es iedodu šo, vīrietim, mēs tātad strādāsim ar to, bez tā nevar iziet no atkarības, ja mēs nestrādājam ar jūtām un emocijām. Un tad, kad es viņam paņemu lapu un sāku lasīt, vai tu esi kādreiz dusmīgs? Protams, kas tas ir? Tā ir roka, tā ir auss, tas ir deguns, kas tas ir? Kaut kāda sajūta. Viņi jau nezina, cilvēki nav, mums jau nemācīja, kur mums skolā to mācīja. Mēs jau nezinām, mēs to mēģinām, tas nav par mani. Un tad, kad cilvēku sāc strādāt ar tām jūtām un emocijām, tas par to atkarību, ja? Tas jau ir tas, tu mācies arī runāt. Un kas ir mans terapijas mērķis? Izlīdzināt šīs emocijas, jo atkarīgam cilvēkam ir kas? Emocionālās šūpoles, viņas saucās. Tātad augšā, lejā iedzeru. Es esmu superīgs. Tur vēl līdz brīdim, ja? Un tad atkal ir kritiens. Un tu izlīdzinies, vienkārši iemācies. Mums ir jāiemācās to 3 mēnešu laikā dzīvot, izlīdzināties, kā to mēs varam notestēt. Situācija, emocijas kādas un kāds ir konstruktīvs. Tas ir plāns, pēc kā mēs ejam. Piemēram, tagad ir situācija, mums ir tikšanās šeit. Ja es, piemēram, rakstītu vakarā dienas grāmatas, rakstītu biju uz podcastu, Pētkara, punkts, emocijas, bailes, satraukums, trauksme, aizdomas, neusticēšanās, tur nezinu, piedomāšana, vēl kaut kas šitās visi vārdus, wow, un tas viss bija manī? Jā, tas viss bija manī. Prieks, gandarījums, laime, jo beidzās, viss kārtībā. Un to vakarā uzrakstot, izanalizējot, un tu saproti, un ko tu dari, tu raksti konstruktīvu risinājumu. Ko tas nozīmē? Es brauktu vēl uz to Pētkaru vai nē? Es domāju, baigi forši bija, es brauktu, un es konstruktīvi uzrakstu, izanalizēju,
Vai es varbūt pa daudz runāju, varbūt es pa maz runāju, varbūt es klusām runāju, varbūt es nosodīju kādu studijā. Tu mācies sev tā kā, es sevi izglītoju caur šo dienas grāmatu. Tas ir mūsu darbs, tas instruments. Un šādā veidā mēs iemācāmies 2 nedēļu laikā cilvēks mainās. Viņš pilnīgi izskolo sevi, viņš absolūti iemācās. Jā, attiecīgi veids tā dienas grāmata, un attiecīgi tieši par jūtām. Bet viņu ir svarīgi iemācīties, jo viņu pats cilvēks, ja viņš neatskaitās, ja viņš nav profesionāli uzraudzībā, viņš var aiziet tādā grāvī, jo viņš jau nesaprot, kur viņu ved tās emocijas. Tā ir pašrefleksija, teiksim, jā. Tā ir pašrefleksijas dienas grāmata, un tādā veidā tu ieraugi sevi, tu atnākot terapijā, tu saproti ārprāts, kas man tur notiek, īpaši vīrietis ir šokā, viņš nezināja, ka ar viņu ir tik traki. Un beigās viņš izlīdzinās, jo tev reāli vajadzētu būt 3-4 emocijām. Stabilitāte, ja tas ir tā inteliģence, kā viņi sauc tajā modē, emocionāla. Tā jau ir tā inteliģence, ka tev emocijas ir maz. Kas ir laimīgs cilvēks, kuram dienas laikā ir bijušas ļoti maz emocijas? Kāpēc šizofrēniķi dzīvo ilgi? Viņam nav emociju. Viņam vispār praktiski nav. Un viņam ir diagnoze, bet viņš ir... Jo mazāk emocijas, jo tu esi laimīgāks. Un tev ir sirdspūkstu mazāk, un tev nebūs tās psihosomātiskās saslimšanas. Varbūt nelaimīgāks, bet... pilnīgi bezemocionālāks, es teiktu. Bet skaties, ir emocija. Tas, ka tev nav, šitas labskais, ko principā mēs varam nodefinēt, tad reāli, ja man dienas laikā ir izlīdzināts emocijas, nav augstās emociju kā šūpuls, tas nozīmē to, ka esmu principā vesels cilvēks. Eiforija ir ļoti slikta emocija. Cilvēki mūsdienās tiecās uz eiforiju, nezinot, ka tas pat varbūt nāvējoši. Tāpat kā apakšējās depresija. Ja es esmu hroniskā depresīvā, kaut gan ļoti bieži cilvēks jauc depresiju ar grūtsirdību, tās divas dažādas... Tieši tā ar depresīvām, tur kādām sajūtām. Sagrūzījies, dažādi iemesli. Un ja mēs izlīdzinamies, piemēram, ja es redzu dienas grāmatā ierakstu eiforiju, es tā kā, kas bija? Tu vairs nedrīkst tur būt, tu vari norauties, ja tu būsi eiforiskā stāvoklī, kāpēc? Pēc eiforijas vienmēr ir kritiens. Tieši tā, vienmēr ir kritiens. Kas notiek, ja tu, un ko cilvēki dara? Viņi grib vai no augšā, nevis īstenībā, viņi grib tikai augšā. Bet ja tu esi normā, skaties, Eiropā un Latvijā cilvēks nemāk dzīvot normā, jo viņš, kad ir normā, viņam ir diskomforts. Viņam ir diskomforts, ka viņam ir normāls, mierīgs emocijas. Tev visu laiku vajag, wow, vai tagad kafiju dzers, tagad šito, tagad tieši Instagramā. Man visu laiku vajag to sajūtu, un viņš sevi pāruzbudina. Visu laiku tā kā lādē augšā, ja? Un tā tev vajag nomierināties, iedzert. Pārlādē sevi tikai tāpēc, kad ir šie te iekšējās sāpes. Jo cilvēks jau nelieto un neko nedara, ja viņam iekšā nesāp. Un kas ir tāda dziļa lieta, ko es gribēju teikt, kad cilvēks saka mūsdienās, ka tas nav normāli, ka tu visu laiku esi laimīgs. Tas nav normāli, ka tu visu laiku esi tāds, jā, ok, ir šādi, ja, kā attīstības līkme arī iet šādi, ka ekonomikas līkme uz augšu, ja tu visu laiku kāp, krīt, mācies, iegūst. Bet patiesībā cilvēki ļoti daudz, it sevišķi reliģija, spiež uz to, ka tā paradīze kaut kur tur. Tā paradīze kaut kur ārā. Viss tas labais ir kaut kur, jā, bet patiesībā šeit ir paradīze. Bet mēs paši sevi turam nenormālākajos rāmjos, sāpēs, patarnos, un mēs pat neapzināmies, ka mēs to dzīvi funkcionējam. Mēs vienkārši velkam, mēs patiesībā mocamies. Mēs nedzīvojam, mēs mocamies. Tad, kad mēs dziļi sāksim izstrādāt sevi un sajutīsim, kas mēs patiesībā esam, katrs, ko tu uzdod jautājumu, apsēdies istabas malā, skaties sienā un uzdod jautājumu, kas es esmu, un pasēd diskomfortā ar sevi. Tu jūksies nost, tu nespēs nostādīt, tev vajadzēs saltiņu, tev vajadzēs iet, tev vajadzēs telefonu, tev vajadzēs tu dīdīs kāju, tu kratīsi, lai kāju, tāpēc, ka tu neesi iekšējā mierā. Un tas ir parāda pa cilvēku, ka viņš nevar būt iekšējā mierā. Tas ir nenormāli sāpīgs, smags, bet nenormāli skaists ceļš nonākt apakaļ pie sevis. Un to var izdarīt tikai un vienīgi ejot dziļi šādi iekšā praksēs, darbībās visā. Un patiesībā psihedēlija arī ir viena no tām, kas visdziļāk palīdz šo visu izcelt zāru. Jo mūsu ego apziņas slāpē nenormāli visu, lai tikai nebūtu jājūt. Interesanti savs arī, uzvedināja man uz domu. Es atceros, ir tāds pētījums, kur bērnus ieved iekšā telpā vienā, nolika viņiem priekšā tur konfektu vai zefīru vai ko, un izgāja ārā un pateica, ka viņi visu dienu zina šo, ja? Un viņi visu dienu nedrīkstēja aiztikt to. Mešmelo viņi nedrīkstēja visu dienu reāli aiztikt, ja? Un principā izgāja ārā un viņiem brīvi, viņi tur dzīvojas pa to istabu, ja? Un viņi nedrīkst paņemt, ja? Un tālāk tur pētīja reāli. Tātad, protams, lielākā daļa bērnu reāli paņēma un apēda to. Un tikai daži bērni, kurēji noturējās un to neizdarīja. Ko viņi vienkārši darīja? Viņi vienkārši izdarīja tā, lai viņš tur neskatītos. Viņš izdarīja tā, lai neskatītos uz to savu kārdinājumu. Un te jautājums, vai šobrīd spēja atturēties pretī kārdinājumiem, tāpēc, ka kārdinājumi ir visur. Vai ne? Kārdinājumi ir vienkārši uz katru soļu. Tagad vienalga, kur
tu ej, tev ir kārdinājums, ja, tur visādīgs. Vai šī spēja atturēties no kārdinājuma, vai nespēja atteikties no kārdinājuma, arī saistīta ar atkarību? Ir jāuzdod sev viens atklāts jautājums, kāpēc man ir kārdinājums. Un tad, kad tu godīgi sev atbildēs, ko cilvēku pārstāv neatbild godīgi, viņa neatbild, ka tas ir tāpēc, ka tev trūkst kaut kas. Kāpēc vīriešiem porno atkarība? Pēc, ka trūkst dziļa silta māca mīlestība. Labi, bet kārdinājums tu nevar būt ieraudzījis skaists sieviete. Tieši par to pašu es šobrīd runāju. Kāpēc tev gribās to kārdinājumu? Tas ir tava iekšējā nedrošība, tas, kas tevi tūtas no mācas, jo mūsdienās, kad mēs pieaugam, klausties uzmanīgi, jo šeit ir dziļa patiesība. Mūsu hormonu sistēma nomainās, un tajā brīdī mēs vairs nejūtam to kā tādu mīlestību, bet mēs jūtam caur, par cik hormonu sistēma mums mainās, mēs jūtam caur seksuālu prizmu, kas spēcīgākā pasaules enerģija. Jā. Un mēs ieraugam to partneri, ko tas, ne partneri, bet to meiteni, kā tu saka, kas iet pa ielu. Man tas pats ir bijis. Esot ar sievu kopā, es kādreiz skatījos citām sievietēm un iekāroju citas sievietes, bet es to neteicu, meloju. Un kāpēc es iekāroju? Tāpēc, ka es dziļi kreivoju pēc mācas mīlestības, ko es nespēju apzināties, bet mūsu apziņa to nespēja paņemt pretī, jo mūsu instinkti un hormoni ātrāk reaģē un funkcionē daudz spēcīgāk nekā, lai mēs sajustu iekšpus. Un tas ir tas brīdis, kad mēs sāksim sevi noķert, kāpēc man tā sieviete izraisa seksuālu interesi, kāpēc man ir vēlme tāda. Ja man ir sieva, viss kārtībā ģimenē, un no kurienes rodas, un uzdodot tos jautājumus sev, mēs varēsim nonākt pie tās saknes. Un tā, ka mēs apzināsimies, tad tas būs. Tas ir tāpat kā sievietēm, kāpēc viņām vajag vīriešu uzmanību visu laiku. Viņas gūst enerģiju tādā veidā. Un ja viņām kaut kas nepatīk, viņas to mēģina izrādīt, viņas to mēģina pagriezt, un tad viņas mēģina piesaistīt vīriešu uzmanību ar, es nenosodu, es vienkārši atklāti saku, ar atkailināšanos, ar lūpām, ar krūtīm, ar pārējām lietām, jo tas ir kliedzīgs pēc mīlestības. Lūdzu, paskatieties, mīliet, cieniet, pieņemiet mani. Bet zini, kāpēc tas ir? Pēc, ka bērnībā viņi nesaņem mīlestību no tēva. Tieši tā ir trauma. Un bieži sievietēm pat ir tā, kad, ja mēs runājam dziļāk, bieži sievietēm tā, kad viņas pieļauj pat vardarbību no vīrieša. Un kāpēc viņi pieļauj vardarbību? Pēc viņa redzēja, ka tētis mammu ieklapē bērnībā, vai tētis varbūt viņai vienreiz pa dibeni iesit. Tāpēc saku, kurā kamerā jāskatās šobrīd, lai man redz. Nekad nesitiet saviem bērniem. Nekad dzīvē nepaceļat roku pret saviem bērniem un nekliedzat uz viņiem. Jo bērni, jūs bērniem esat kā dievišķā, saucat, kā gribat, Krišna, Aleks, Buda, kā kuram, ja? Es neesmu reliģijos, jūs esat kā dievišķā mīlestība, un ja jūs paceļat roku pret viņu, vai jūs histēriski kliedzat uz viņu, tas viņam rada šo mīlestību balss, kad ja sita mīl, banālais teiciens, ja? Un tas atstāja šos pātenus, šīs traumas, tāpēc es vecākiem saku, nekad nesitāt bērniem, nekad nekliedzat viņiem histēriski, jo viņi jūs mīl bez nosacījuma. Jūs kaut ko izdarīsiet bērnam, 5 minūtes paies, viņš būs piedevis, viņš jums ķersies ārpāt, viņš ir tīra mīlestība. Un mēs paši viņus sačakarējam, sabojājam daļ tā, ka mēs neesam uzņēmušies atbildi un izstrādājuši savas traumas un patērns. Un tā ir mūsu atbildība. Numur 1. Tu pats sev nepazīsti, ja? Jo mēs ārpusē smaidam, tēlojam foršus, jaukus, bērniņi grib to aiz durvīm. Izpurina aiz rokas, saņemies, ko te var čingstēt, ja? Tēlojam foršos sabiedrībā, bet mājās varbūt mēs tā gluži nesam. Godīgi, diemžēl redz arī sabiedrībā to arī rādis. Esmu vienkārši, kad es tādas situācijas kaut kur sēžu kafejnīcā vai kaut kur es reāli redzu, es pēc sevi vienkārši, saku paldies Dievam, kad reāli, kad es vienkārši redzu, kā ārpats, kā var būt, ja? Ka man tā nav. Laipni lūgts endorfīnu pasaulē. Tas nav tikai festivāls vai pasākums. Tā ir globāla kustība. Tā ir vieta, kur tu satiecies pats ar sevi un savu iekšējo pasauli. Tā ir vieta, kur mēs atveramies viens otram, nevis slēpjamies aiz maskām un stereotipiem. Kur skaidrs un apzināts prāts un dziļas sarunas rada patiesu pacēlumu. Mēs ticam, ka īsta laime sākas tevī kopā ar kustību, mūziku un cilvēkiem, kuri iedvesmo. Endorfīni ir piedzīvojums, kas liek tev atcerēties, cik spēcīgi ir būt patiesam un vienkārši īstam. Mūsu galvenais princips ir pilnībā sobera, pilnībā skaidrā, apzinātā prātā, veiksmīgi apzināta un veselīga dzīvesveida piekritēja, kas augst būt līdzīgi domājot cilvēku sabiedrībā, kā arī apkārtējā estētika un skaistums, mēs ģērbamies skaisti un simbolizējam brīvību un estētiku ar savu ārienu. Veselīgs veģetārs ēdiens, gardi, bezalkoholiskie kokteļi, fantastiska mūzika, skaisti cilvēki un brīva, laimīga atmosfēra. Tas viss pie mums endorfīnu pasākumos. Šis nav vienkārši pasākums, tā ir iespēja atgriezties pie sevis, svinēt dzīvi un augt kopā ar līdzīgi domājošiem. Bet, kā nenosodīsim. Tas ir normāli, tu apzināties. Es agrāk nosodīju sevi. Es esmu savam puikam vienreiz dzīvē uzšāvis pa dibenu, ka viņam bija kaut 2 gadi. Un tad es
tagad, kad es apzinos 3 gadi, kad es sevi nenormāli dziļu darbu veicu, es saprotu, ka, ak, Dievs, nekad dzīvē es vairs nestīšu bērnam, neradīšu viņam to sajūtu, jo viņš ir tīra mīlestība. Tas, kad es uz bērnu kaut ko pacēju roku vai daru, tās ir manas lietas, ar ko es netieku galā. Un vecākiem ir jāuzņemās atbildība par to, kas notiek viņos, jo, kā es teicu pirms tam, katrs cilvēks, tu, bērns, jebkurš, ja tevi kaut kas triggerē, tas ir par tevi, kas notiek tevī. Nevis par bērnu. Bērns ir perfekts. Viņš var kliegt, viņš var mest. Protams, visam ir robeža, neļaus, lai viņš kādam sit vai veikala apgāž vāzes, bet es runāju par to, ka, ja tev viņš visu laiku triggerē, tas ir tevī kaut kas tevī sāp un nav izstrādāts jau no bērnības. Var vienu piemēru šajā kontekstā pateikt. Ja, tā ir projekcija, ļoti interesanta tēma. Iedomājieties, sievietes 3 sēž kafejnīcā uz terases. Un iziet no iekšējā restorāna vīrietis, kurš ir ļoti simpātisks, bet šļūts ar kājām. Ļoti klusi, skaņa. Okay. Jā. Un tā viena sieviete, viņa saka, tik smuks čals, bet, galīgi garām. Tās divas vispār nemaz nedzirdēja. Un viņas sāk klausīties, bet beidz, kas tur tāds, ja? Un kāpēc tā sievietē tik ļoti notrigerēja tā kāju šļūkšana? Un viņa nekad mūžā nebūs ar tādu vīrieti, kurš šļūts ar kājām. Tev ir kāda ideja, kāpēc? Tāpēc, ka tēvs tā darīja? Vai kaut kādām bērnības? Jā, bērnībā viņi dzīvoja tādā mājā, kur bija garš koridors un kur kaimiņš Genādijs dermantīna brūnajās čībās gāja 25-30 reizes ārā smēķēt. Kaimiņš bija superīgs. Bet apstākļi, kā viņi dzīvoja, bija ļoti traumatiski. Un tā ir šī projekcija, jo mēs tiešām nevaram citos redzēt to, kas nav saistīts nevis ar mani, bet pat ar manu dzīvi vai kaut ko. Es varu tevi ieraudzīt un tu vari man kaut ko atgādināt. Ja tas cilvēks bija foršs, tu man uzreiz automātiski pirmā sajūta, tu man patīc. Ja tu man atgādini kaut kādu učuku, kurš man tur teica tur stulbā, ja, man pirmais būtu uzreiz. To es vispār dzirdēju vēl dziļāk, es tur biju Austrijā arī vienā programmā šogad, ka principā mēs reāli šādā veidā projicējam 2 galvenos cilvēkus no savas dzīves, savus vecākus, kur mums principā visas viņu rīcības, mēs principā ieraugam kādos citos cilvēkus, tur ir pirmā reakcija, vai no es baidos, otrā reakcija, ko teica, vai nu mīlestība. Jā, divas reakcijas. Mēs esam savu vecāku nesadzīvušās versijas. Un kad mēs to apzināsimies, mēs sāksim to dziļo darbu veikt. Un kad mēs beigsim vainot to ārpusi, kāpēc sieva vainīga vai vīrs, kurš uz mani bļauj, kāpēc tie bērni triggerē, kāpēc man finanses nav nauda, kāpēc veselība slikta, kāpēc neizskatos, kā es gribētu, kāpēc attiecībās nav intimitātes, seks, fantastisks piedzīvotas attiecības. Kā mēs beigsim meklēt ārpusē un sāksim meklēt iekšpusē, mēs atradīsim to. Un tas viss nāks no tās bērnības. Jo tas viss sākās no nevērtībām. Kāpēc vīriešiem ir priekšlaicīga ejakulāciju problēmas? Čaļi pabeidz ātri. Zini, kāpēc? Un arī tā kādreiz bija. Man sevis vērtība nebija. Es laiku steidzos, man visu laiku vajadzēja kaut ko pierādīt un parādīt. Un kā cilvēki funkcionē seksā, tā viņi funkcionē dzīvē. Kā tu funkcionē seksā, tā tu funkcionē dzīvē, un tas nenormāli parādās visās izpausmēs, un tas saistās ar visu. Es sievietēm agrāk arī nespēju būt emocionāli tuvs saistīts vispār. Man galvenais bija seks, tikai un vienīgs iekārojot caur fizisko, bet dziļi intimitāti nevarēja izveidot. Pēc, ka nebija saslēdzies savu sajūtu, savu sirdi un pārējām lietām. Kur tev bija tas klikšķis, kad tu sāk mainīties? Kas tev notika? Zini kā, man ir pirms 14 gadiem man tēvs pakārās, un bija tā, kad viņam bija nekustamā īpašuma biznesa, veiksmīga firma, viss darbojās, viss notikās, uznāca krīze, zaudēja biznesu, zaudēja māju, zaudēja visu un pakārās mājās. Viņš 2 gadus pirms tam dzēra, mēs vedām pie psihoterapeitiem, psihologiem, psihiatriem, uz zālēm, uz visu iespējamo mēnēju. Tagad es viņam būtu varējis palīdzēt, tad es viņam nevarēju palīdzēt, man nebija šīs zināšanas, šīs sajūtas, viss. Viņš uztaisīja pašnāvību, un man radās jautājums, kāpēc mans tēvs uztaisīja pašnāvību, jo viņš bija vīrišķīgs, spēcīgs cilvēks, viņam bija viss, viņš zaudēja biznesu. Un kāpēc tā bija? Tāpēc, ka viņam no bērnības nebija sevis vērtība, viņš uzbūvēja biznesu, un viņa vērtība bija viņa naudā, biznesā, visā ārējā drēbes, Landcruiseri, ceļojuma mašīnas. Kā viņš zaudēja to visu, viņam zuda savu vērtību, un viņš nespēja tikt galā, viņš sāka dzert, sāka iet pie terapeitiem, mēs vedām visu, un nekas nepalīdzēja, tāpēc, ka viņam pazuda sevis vērtība. Un tas man radīja jautājumu tom, kaut kas šajā pasaulē nav gluži tā, kā mums stāsta. Es pēc tam sāku arī dzert, piekdienu viena meitene, sestdienu viena meitene, svētdienu viena meitene, alkohols, iešņaukšanas, vispārējais, vienkārši tusē dzīvoja māsas dīvāna, visu laiku vienkārši devu apkārt,
un nesapratu, ka tā ir bēgšana no tām sāpēm. Es nebiju pietiekoši izsāpējis to tēva aiziešanu, jo tēvs man bija viss, ja dēlam vispār tā ir ikona, tā ir pirmais cilvēks ārpusē. Tas bija tas tavs triggers, kas tev reāli aiziet to ceļu līdz galam, ja, lai tu iziet tās sāpes, tur pats sev nomest dubļos, ja, kā vīrietim jāiziet līdz dubļiem, lai tu pēc tam reāli celtos augšā. Bet, zini, kā es tev pateikšu interesantāko fāzi, kas būs vēl interesantāk, pēc tam es cēlos augšā. Un es sāku iet nenormāli dziļi jogā, meditācijas grāmatās. Es 2 gadu laikā izlasīju 200 grāmatas. Es katru rītu cēlos no rīta 5, katru rītu brīvdienu, ziemai, kas brauc uz upi, līdu āliņģī, līdu ārā, braucu mājās, meditēju, afirmēju, neēdu gaļu, nenodarbojos ar seksu 2 gadus, nelietoju alkoholu, nesmēķēju, neko no tā nedarīju. Es biju, likās, ka svētais, zini, kurš nonāca? No. Širien. Pilnīgi nekur. Un kāpēc? Tāpēc, ka es to darīju un ego prizmas, jo es domāju, ka tad es kaut kas būšu. Man būs diploma, man būs grāmatas, es zināšu, man būs atzinības, varēšu pateikt. Es nenonācu nekur, tāpēc, ka es nebiju atklāts pret sevi un nenonācu iekšējā sajūtā, kur man jānonāk, jo es visu meklēju ārpusē. Jo mēs visu sabiedrībā meklējam ārpusē. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs savu spēku jau bērnībā devām ārpusē. Ka mēs gribējām izpatikt, parādīt, ka mēs esam labāk, gudrāk. Mēs atdevām spēku ārpusē un mēs gaidām, kā ārpus mums palīdzēs. Tāpēc cilvēki lūdz, Dievs palīdz. Krišna Aleks Buda, kā kuram atkal, jā, palīdz man. Nekas nav ārpusē. Dievs esam mēs esam enerģija, mēs esam frekvence, mums nav nekas jāmeklē ārpusē. Un tad, kad mēs to dziļi apzināsimies, sajutīsim, tur mums arī viss mainīsies. Bet tu labi lietu pateici, to, ko tu darīji, tās ir visas labas lietas, kas tev attīra. Kas tev attīra, kas tev palīdz skaidrāk skatīties uz lietām visām. Bet tu tajā visā to jau, nosauc, tas jau viss ir labi, ko tu darīji. Bet tu sanāk, ka tur iekšēji tāpatās nesadziedēji to savu iekšējo, un tu aizgāji pēc tam kaut kur iekšēji. Es tev pateikšu atklāti. Es šogad biju uz 2 reizes Kostarikā uz ajavaskas ceremonijām. Nenormāli dziļi procesi, ja kādam interesēs pa ajavasku rakstat privāti, mēs varam parunāties. Bet kas notika? Es izgāju ajavaskas visu, bet es sapratu, ko? Ja tu neintegrē dzīvē, visu to, kas tev ir jāintegrē patiesībā. Ja tu visu laiku, jo mēs zinām, kurā brīdī mēs sev samelojam. Katrā brīdī mēs zinām, kur mēs samelojam. Kaut ko mēs neapzināmies, bet pārsvarā visu mēs apzināmies. Okay. Un tajā brīdī, kad mēs apzināmies, ka mēs samelojam, mēs varam sākt to mainīt. Un tur arī mēs sākam integrēt ikdienā, jo mēs varam taisīt meditācijas, jogas, afirmācijas, lasīt grāmatas, visu darīt. Bet ja mēs to darām no prāta ievainotā, mēs to darīsim no prāta, no pragmatiskuma, no loģiskuma, gaidot, ka kaut kas būs. Bet ja mēs neiesim savā tumsā, savās nedrošībās, savās bailēs, mums dzīvē nekas nemainīsies. Ko nozīmē tumsā savās nedrošībās un bailēs? Tums ir visā tajā, kas tev ir bail. No kā tev ir bail? Pasaka konkrēti, ko darīt. Ko tev, piemēram, bail darīt? No kā tev bail dzīvē? Nezinu. Nav svarīgi šobrīd. Tas ir svarīgi. Viena lieta, ko tu iedomājies, kas tev bail? Piemēram, publiski uzstāties varbūt. Pieņemsim. Okay. Labi, varbūt nav tavā tēmā, bet pieņemsim, tev būtu bail publiski uzstāties. Tev jāuzjautā sev, kāpēc man sākās panika, lampadrudus un stress, un no kurienes tas nāk. Un tici vai nē, bet tas atgriezīsies pie tās bērnības. Un kā to mainīt? Iet tajās sajūtās, iet tajās vietās, kur tev ir tas diskomforts. Un tad visu laiku uzdot sev jautājumu, teikt savam iekšējiem bērnam, es esmu drošībā, ar mani viss ir kārtībā, un iet vēl dziļāk, lai tu visu laiku sev radi to sajūtu. Jo, ja tu bēgsi, tā ir bēgšana no sevis, ja mēs bēgam, bet tu nekad neizstrādās to, kas ir tevī. Es iedevu vienu piemēru, bet tas ir ar visām lietām. Alkoholu tieši tas pats. Vai tu jautā sev, kāpēc es dzeru, kas man dziļi iekšā sāp? Cilvēks teiks, nē, man viss ir kārtībā. Bieži, tāpēc es saku, bieži ir ļoti svarīga somatiskās prakses dziļas un psihadēlija, jo tas palīdz ego nolikt malā, un tajā brīdī mēs spējam sajust, kas mūsos un nonākt pie tā, kur mūsu trauma. Paldies par tā svarīgas lietas. Ko tu domā par psihadēliju? Tā ir atkarība. Spēcīga, un tas ļoti bīstami, ko tu teici stāsti publiski, lai tev raksta. Nav tā atkarība. Es domāju, varbūt paklausīsimies Gunas viedokli šobrīd, mēs arī tev paklausīsimies. Es nezinu, vai tev ir zinām mediķi, draugi, tev ir ārsti? Jā, daudz. Un ko viņi saka par šo? Atbalsti. Tiešām, jā. Un tā ir problēma Latvijā, kad ārsti atbalsta šīs lietas, jo man arī ir profesori ārsti un ļoti daudz nāves gadījumu un nelaimi ir. Tad tu uzskati, ka tā ir atkarība. Tas nav ok, jā. Jo, redzi, tas, ko mēs šeit runājam, mēs šeit nonākam tā kā pretrunās paši ar sevi, jo tas tomēr ir izmainīt ar ķīmisku vielu, izmainīt apziņu. Un tad sanāk, ka mēs te runājam par vienu, bet ja skatās arī jaunieši, un mēs viņus iedvesmojam uz ko?
Es domāju, ka mēs šeit apspriežam dažādas pieredzes, tā ir to pieredze. Jā, bet tas ir ļoti svarīgi, ko mēs Latvijā gribam. Es teikšu tā, Latvija ir ļoti, es neiešu dziļi, ja vajag, mēs varam runāt dziļāk, bet Latvija ir embrija stāvoklī vispār tajā. To var izgriezt vispār ārā, to var palīdzēt, tas viss. Es vienkārši neatbalstu šo. Es domāju, bet tas, ka mums ir dažādi viedokļi, tas ir ļoti labi. Bet mēs runājam par atkarībām, mums vienkārši tad vajag taisīt citu raidījumu, kur mēs runājam par to. Tad mums ir dziļi jāsajūt tā lieta, vai kas ir izpratne, kas ir psihadēlija. Kas ir psihedēliskas prakses? Izmaiņa apziņa, ķīmiskas vielas. Šobrīd es gribētu pateikt tā, ka tas mūs nav mērķis šobrīd izzināt kaut kādu psihedēliju. Ja? Es piemēram uzskatu, mēs šobrīd runājam par atkarību, par to, kādas tam ir sekas. Un es arī uzskatu, ka psihedēlija tā ir atkarība izraisoša viela, kas maina tavu apziņu. Es uzskatu, viss, kas maina tavu apziņu, tu kaut kur beidz, un caur to, ko tu saki, protams, ka tu vari caur to kaut ko atklāt, jo tāpēc, ka tu arī pilnībā atbrīvojies, un tu vari kaut ko atklāt. Jā, man tas tā ir personiski jautājumi. Pagaid, es tagad, pēc tam, ja? Okay. Bet es uzskatu, tā ir ļoti bīstama lieta, un es uzskatu, protams, ir grūtāks un ilgāks ceļš iet sevi iekšā, risināt, bet mans uzskats ir tāds, ja tu negribi, tāpēc, ka jebkāda iešana, aizbēgšana projām un meklēšana kaut kur, lai es mainītu savu apziņas stāvokli un sevī kaut ko atklātu, tas viss nāks atpakaļ. Tas pats, ko tu pats pateici. Ļoti precīzi pateici, un es piemetināšu klāt to, kad, ja es saku, kas ir nenormāli svarīgi, psihedēliju nevar lietot, ja tu neesi izdarījis dziļu iekšēju darbu sākumā. Tu nevari cerēt, ka tu taisīsi kaut kādu ajavasku sēnes vai ko, un tev tagad atvērs vaļā apziņu. Nē, tev pirms tam jāizdara nenormāli dziļš iekšējs darbs un jāapzinās, cik daudz, kas tev ir jāizstrādā, un tad, kad tu izstrādā savas lietas, lai nerodās skatītājiem pārpratumi, es nemotivēju skatītājus tagad lietot psihedēliju, bet ir brīdis, kad tu apziņas un intelekta līmenī nonāc pie tā, ka tu apzinies, ar kādu nolūku tu ej tajā praksē pie šamaņiem Kostarikā drošā vidē vietā, piemēram. Un tā tas ir pilnīgi cits, jo mūsdienās jaunieši lieto marihuānu, lieto vēl visādas lietas, un viņi domā, ka tas viņiem palīdz. Tas nav instruments, kas palīdzēs, tas darīs otrādi, ka tas degradēs, tas novadīs citur, bet tā ir dziļa un ļoti, ļoti trausla tēma, sevišķi Latvijā, par ko runāt, jo tas izraisa uzreiz diskusijas, argumentus un vispārējo. Es domāju, ka mēs tajā tēmā dziļāk neiesim iekšā, varbūt bišķi mainam tēmu. Es domāju, ka mums ir varbūt dažādi viedokļi, un tas ir ok, mēs esam cilvēki, ja, un katram ir savu pieredzi, katram ir savs redzējums. Es domāju, es respektēju katru pieredzi, un arī skatītāji respektē katru pieredzi. Ja. Šobrīd man nav mērķi šeit kādam pierādīt kaut kādu taisnību, tāpēc, ka mēs katrs skatāmies caur savu prizmu, mēs katrs redzam savu taisnību. Ja. Tāpēc šobrīd nav mērķis atrast vienu taisnību. Mēs, ja meklēsim vienu taisnību, mēs visticamāk nonāksim kodos trupceļā. Tāpēc mans ejam tālāk, ka Gunita varbūt pastāst, kāda šobrīd ir populārākās atkarības vispārībā, teiksim, neredzamās atkarības, kas uz doto brīdi. Šopings, atkarība. Iet, teiksim, tērēt naudu. Pirkšana, jā. Un zinu, ko es šodien iedomājos? Es dzirdēju, tā tad ir kleptomānija. Kas tāds ir? Zakšana, ka tu esi psihiski slims, ka tev vajag zakt. Bet es braucu mašīnā, tieši domāju, bet tā taču arī ir kleptomānija. Ja tev ir nauda, tu vari pirkt. Ja tev nav naudas, tu gribi pirkt, ko tu sāc darīt? Tu sāc zakt. Tu sāc pirkt, tu nevari dārgas drēbes tiesas humpalām. Kas vēl neredzamās atkarības? Tad, šopings... labi redzamā telefons jau redzams, tas jau viss ir redzams. Tā arī, principā, teiksim, sociālajā tīkla. Ir saucās, tās ķīmiskās, bioķīmiskās atkarības un neķīmiskās atkarības. Ja? Tātad šopings, telefons, gadžeti, viss. Rēšana. Rēšana arī īstenībā, jā. Attiecība atkarība. Kad cilvēki, piemēram, reāli iet visu laiku kaut kādās neveselīgās attiecībās, ja? Viņš tur nevar, piemēram, bez attiecībām. Zin kā, ir atkarības, kad no kaut kā, kas tev ir, un ir atkarība no kaut kā, kas tev nav. Piemēram, bērnam vecāki nedod gadžetu, viņi sāk veidot viņā atkarību, Viņa mākslīgi rada no tā, ka tu nevari to dabūt, un viņš sāk pastiprināt par to domāt. Un viņš paliek atkarīgs no gadžeta, kaut gan viņam viņa nav. Nē, viņam tā kā, saprot, un tāpēc te arī par to attiecības seksu tu vari būt atkarīgs no tā seksa, tu vari būt atkarīgs no tā, ka tu domā par to visu laiku. Darbaholisms arī taču, arī atkarība reāli. Tas ir mūsdienās izteikti. Es domāju, ka mums visiem ir, jo mēs, līdz ko mēs aizējam mājās, mēs paņemam telefonu un kaut kā apskatāmies, tas ir darbaholisms automātiski. Ok, kā tās atšķirās? Var pastāstīt no zinātniskā viedokļa, kā atšķirās no klasiskajām vielatkarībām, bet šīs atkarības? Ķīmija, bioķīmija. Līdzīgs kaut kāds cikls vai?
Atkarības vispār skaitās ļoti līdzīgas visas. Ja? Tās tie paterni, ja? Viņi ir diezgan līdzīgi, bet redz, tur, kur ir bioķīmija izmainīta, ja? Tas ir tātad narkotikas, alkohols, pārsvarā alkohols, es par alkoholu runāju. Tur cilvēks, viņš, kā skaties, tur, kur mums īstenībā ļoti daudz tās atkarības ir, bet viņas tā kā, liekas nekaitīgas. Jo kamēr tu nevienam neko nedari, tikmēr tas viss ir droši, un citi pat to atbalsta, kā tas ir baigi labi. Un tāpēc grūti tev tā atbildēt. Es bišķi aizpildēju jautājums par to bioķīmiju. Tā kā ar ko atšķirās klasiskā viela atkarība? Izmainīta bioķīmija smadzenēs, tā ir visa tā galvenā atšķirība. Ja? Ja tā, tas, ka tu principā reāli meklē šo dopamīnu, tu principā visu laiku jūtu uzbudinājumu kaut kādu no tā, un tu principā visu laiku pēc viņu tiecies. Tikko tas uzbudinājums nav, tu viņu atkal meklē kaut kur. Ja? Tēšanā, baudā, pornogrāfijā, darbaholismā, ja? Tur kaut kādās terminā varam mēs to ietērt, piemēram, īstermiņa hedonisms. Ir ilgtermiņa hedonisti un ir īstermiņa hedonisti. Kas tie tādi ir? Tie, kas grib ātru baudu. Tas nāk no hedonisma laikiem, kad gribas ātri. Un tagad jau tas pats, mēs jau visi esam pa lielam hedonisti. Mēs gribam visu laiku baudīt. No rīta kafīņa, tad tur brokstiņas, tad tur viss tā smuki. Tas ir hedonisms. Un ilgtermiņa ir tad, kad tu guldies iekšā, tu nākotnē tev būs tā atdeve. Kad tu ilgi kaut kādu darbu, grāmatu ilgi lasi, kad tu guldi iekšā tajā procesā. Kad tu ieguldies kaut kādā ilgtermiņā, tas ir, tas vērtīgais. Tas ir tas vērtīgais. Tā arī viņš saucās, hedonisms ilgtermiņa. Manuprāt, baigi svarīga lieta arī tā, kad mūsdienās, piemēram, tu minēji par to, kad, kā veidojās tie visi bioķīmiskie procesi un pārējās lietas, man liekas, ir baigi svarīgi apzināties un saprast tādu baigi svarīgu lietu, kad, kā es minēju podkāstu sākumā, cilvēki mēdz ļoti iekrist, diemžēl, upura lomās. Un ko dara, piemēram, ārsti? Viņi piedēvē, piemēram, tev ADHD, piemēram, uzmanības deficīta problēmas. Viņi piedēvē depresiju. Viņi piedēvē lietas, bet ko tas izdara cilvēkam? Uzliek zīmogu, un viņš iekāpj upuru lomā, viņš saka, man ir ADHD, man ir depresija, man ir tas, un viņš paliek šajā upura cietējā lomā, un tādā veidā viņam ārsts ir iedevis apzīmējumu, lai viņam ir pie kā turēties. Un patiesībā tā viņš netiks nepiesaknis, lai viņš sadziedētu, jo nevienam, kas mēģina palīdzēt dziedēt, cilvēkiem tā kā no ārpuses to, nevis no iekšpuses, runāja pārpuses. Alkoholis, anonīmē, viss. Nevienam nav dziļais plāns dziļi palīdzēt tam cilvēkam. Tāpēc, ka tam cilvēkam dziļi palīdzēt var tad, kad viņš sāk kļūt apzināts un viņš sāk ieraudzīt, no kurienes nāk, ka viņam noņem šīs piedāvātās problēmas, bet ļauj viņam sākt sakonektēties ar sevi un just. Varētu būt tā, ka, principā, lai atbrīvotos no visām šīm lietām, ka vajag meklēt, nevis vajag strādāt ar sekām, ko tu saki, tur uzliek tev ankuru depresija, tev ir tur UDHS un tā tālāk, bet reāli meklēt cēloni, no kurienes man tas ir, radies. Un tas ir tas, ko tu saki, ieteikt dziļumā, ja? Jo es pilnībā piekrītu, ko tu saki, ja? Kad, diemžēl, ārsti arī, teiksim, protams, es negribu neviens ārsts nolikt, un ārsti ir svarīgi un ļoti labi, ļoti daudz labu, vērtīgu darbu dara, ja? Bet, tāpatās viņi rīkojās arī tas, ko viņi tur ir redzējuši, ko viņi tur ir dzirdējuši, ja? Tagad ir cits laiks. Es uzskatu, tagad ir tas, ko tu saki, ļoti svarīgi. Jā, es varu ārstu viedokli paklausīties, bet tas nav vienīgais viedoklis. Svarīgākais viedoklis paklausīties sevi. Ieklausīties sevi, parunāt ar sevi. Nokļūt pie saknes, ko tu minēji, kas svarīgākais. Nevis sekas, bet atrast cēloni, no kurienes tas viss nāk. Un es arī neko slikti nesaku pārstiem, bet manā pieredzē ar maniem klientiem un ar mani pašu, kā ir bijis, vienīgais tāds spēcīgs ārsts, ko es uzskatu, kad ir jābūt ķirurgiem. Jo ārsti, es neko slikti nesaku pārstiem, vēlreiz atkārtojos, bet ārsti mēdz maldināt cilvēku, ieliekot viņu kaut kādā kastē ar problēmu. Un tajā brīdī cilvēks zinot, ņemsim pa piemēru, sievietes stāvoklī. Kad sieviete ir stāvoklī, viņai bērniņš attīstās vēderā, viņš ir drošā vidē, viņam visi kārtībā. Ārsti taisa skrīningus, lietas iet pēc mērījumiem, un viņi saka, bērniņam nav kārtībā tas. Ko tas izdara mātei? Tas mātei iedzen nenormālu satraukumu, un māte ar savu bioķīmisko enerģiju, ar visu to procesu rada bērnam to spriedzi, jo no stresa, no bailēm, bailes ir lielākais instruments, kas visu sačakarē organismā, satraukums tātad bailes, un tas rada to tam bebim, un pēc tam rodās visas lietas. Tu domā, ka ārstam nevajadzētu teikt tādu lietu? Zini kā, es tev teikšu tā, ir procesi, kur ir jāiesaistās,
un ir process, kur nav jāiesaistās. Un 99% gadījumā nav jāiesaistās. Bet iesaistās, zini, kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki iet pēc uzmanības, pēc mīlestības, pēc apliecinājumiem, un viņi to meklē visur. Pie ārsta, pie direktora, pie priekšnieka, varbūt pat podkāstā, ja? Un kā kur. Un tas ir tas veids, kā mēs gūstam šo mīlestības uzmanību. Jo tad, kad mēs pateiksim, ka mums ir ADHD, un mēs stāstīsim draugiem, visi teiks, kāds tu, bļāviens, kā tev grūti. Ko mēs dabūnam? Mēs dabūnam uzmanību. Mēs dabūjam apliecinājumus, un mēs uzskatām, man ir uzmanība, mani mīl, mani ciena. Tas ir zemapziņas līmenī, un tas ir trauma līmenī. Atrad, teiksim, uz ko novainot, uz ko novelt, un tev nosacīt ir vieglāk. Un tu tagad tieši tā. Un tu izvairies no atbildības tādā veidā iegūsti to uzmanību no citiem, arī uz šo negatīvo lietu. Vienīgais gribēju pateikt, arī par atkarībām, īsti uzreiz nesanāks ielīstījās kaut kādās saknēs bērnības. Jā, varbūt cilvēks kādu brīdi nelietos, bet viņš vienmēr atgriezīsies pēc kaut kāda laika, jo bija kaut kur šodienas sākumā, tu minēji par to algoritmu, bet redz, ir tomēr algoritms, lai iziet no atkarības, jo redz, tad, kad cilvēks pārtrauc lietot, viņam ir bioķīmiski procesi, viņam ir organisms pilnīgā pieeja. Un lai viņš spētu uztvert, ko viņam grib pateikt, viņu vajag sagatavot tam. Un kāpēc nestrādā klasiskā psiholoģija alkohola atkarīgiem cilvēkiem? Tāpēc, ka brien tur, kur nav jābrien. Ja cilvēks atnācis vienu dienu remisijā, skaidrībā, kabinetā, viņš sēž, viņam ir nenormāli sūdīgi. Tā, ka maz neliekās. Viņam negribās runāt par bērnības traumām un visām, viss, kas ir bijis iepriekš. Un tāpēc tas ir viss jāzina. Tāpēc ir šie speciālisti, kas to visu tu viņu sagatavo, un tikai pēc 3 mēnešiem var vispār viņam kaut ko sākt līst tur. Un tad viņš ir gatavs dzirdēt, un viņš jau ir ar savām emocijām ticis galā, iemācījies strādāt. Ja viņš ir gatavs. Tas tāpat kā mēs zīdēnam gaļu nevaram dot ēst, ja mums vajag viņam pieniņu no sākuma dot. Ja mēs uzreiz iedodam šo gaļu, cilvēks var aizrīties un pat nomirt. Visam savs laiks. Jā, varbūt jautājums skatītājiem, kāda jūsuprāt ir, kura atkarība, par kuru cilvēku visvairāk kaunas? Uzrakstiet, ierakstiet komentārā, kas ir tā atkarība, par kuru cilvēks visvairāk kaunas un nevēlas viņu atklāt tur pie sevīm. Kas ir tā atkarība? Padalieties, lūdzu. Un, piemēram, ir tā, ka es esmu, man liekas, arī, mēs visi varam, bet mēs visi varam balstīties tikai un vienīgi no savas pieredzes, ko mēs dzīvē esam piedzīvojuši. Un man, piemēram, ka bija atkarības no daudz lietām bijis, bet viena man bija arī steroīdi. Kad es strādāju pa fitness treneru 12 gadus, es lietoju steroīdus. Es špricēju iekšā steroīdus, tādus trenbolonu acetātu, ko dod pat zirgiem, un govīm, un visu, un spēcīgs jaudīgs, kas ir preparāti tirgo, protams, aizliegtajā. Un es uzbūvēju sev divreiz lielāku ķermeni, un es domāju, ka es būšu pašpārliecināts un vīrišķīgs, spēcīgs, bet es biju tāpat ar mazvērtības kompleksiem, tik līdz zālē ienāca kāds muskuļānāks čalis, labākā sportāpā, man bija kompleksi. Un pēc tam, kad es pārtraucu lietot, kad es sāku dziļu darbu veikt ar sevi, man ārsti pateica, tava endokrīnā sistēma ir nočakarēta, tu vairs viņu neatjaunosi. Es gada laikā caur dziļām praksēm atjaunoju visu endokrīno sistēmu. Tur kādām praksēm? Tur dziļām somatiskajām praksēm, kas saistās ar dziļu elpošanu, meditāciju, bet spēcīgas šamanistiskās prakses, nevis atzimšanas elpas vai kādas tādas, bet dziļas prakses. Un es atjaunoju visu savu endokrīno sistēmu, man beidzās pilnīgi visas veselības problēmas, man vispār nav mazākā doma par atkarībām un lietām. Ja es kaut kad iedzeršu kādu vīna glāzi, varbūt viņu iedzeršu tad, kad būs kolosāls vakars ar steiku, foršā restorānā, bet tas būs no cita apziņas līmeņa, kad es apzinos, kāpēc to daru, nevis es bēgu no problēmām. Jo alkoholā jau nav vainas, cilvēks var iedzert, tas viss ir šeit dots un radīts, bet viņš nedrīkst dzert, jo viņš dzer, lai aizbēgtu no problēmām, vai lai aizmirstos, vai lai justos labāk. Vai nejust kaut ko. Tā ir tā saucamā atkarība, kur viņš ieslīgst un kur viņš nonāk bezdibenī pēc tam. Un tāpēc es gribu teikt to, ka ja mēs izdaram, un tikai tad, kad mēs izdarīsim dziļu iekšēju darbu, mums nekad dzīvē vairs nebūs atkarības. Manā programmā ir cilvēki, kas ar mani strādā, mums ir programmas, mums katru nedēļu apziņu atrošas lekcijas, mēs strādājam praksēm ar visu. Man ir cilvēki, kur gribēja taisīt pašnāvību. Viņi teica, ieraudzīju tev video, un es pārdomāju taisīt pašnāvību. Ienāca programmā, es tiku prom no atkarībām, man ir sieviete, kas vairs nesmēķē. Vispār viņa teica, man pat nerādās domās. Viņa saka, es esmu iekšēji mainījusies, un es nevaru pateikt, kāds notika, bet kaut kas maģiski notika. Okay. Un tas nav maģiski, tas notiek no dziļām somatiskām praksēm un dziļas apzināšanās, ka mēs ieraugam sakni tam visam. Kāds ir tavs algoritms? Kā atbrīvoties? Cilvēks nevar dzert nekad mūžā, nevienu pilīt, pat pilienus, pat nevar konfektes tam, kuram ir atkarība. Kāpēc? Tāpēc, ka to var ļoti labi redzēt magnētiskā rezonansē.
jau nav izdomāts cilvēku. Tas ir Ko tu vari redzēt? Tā Latvijā nav tāda aparāta, bet Amerikā tikai ir tas pārāk dārgi, patreiz līdz mums tas nav atnācis. Ko tur var redzēt? Tas ir smadzeņu izmaiņas, tātad, tie atsari, kas izdala dopamīnu un serotonīnu, izmete. Man būtu tāfeli, es jums uzzīmētu, jūs saprast. Ja? Mums tātad ir tāds atzars, kurš izdala šo transmitoru. Vai tu esi atkarīgs vai neesi? Ja? Skaties, tad, kad tu vairāk, es klausos, ko tik tur neesi lietojis, tev tur ir tāds džumanģi galvā, ka maz neliekās. Un kas notiek? Cilvēks piedzimstot viņam, kā es jau minēju, ierauga saulīti, iznāk dopamīna, deva serotonīna. Līdz ko ienāk bioķīmija, uzreiz jau tas neuzkarās tas aparāts. Tur ir vajadzīga sistēma. Protams, ja tev ir bijusi sistēma, mūsu organisms ir unikāls. Ko viņš dara? Tas zars, es parasti klientiem zīmēju kā skuiņu. Ja? Tā skuiņa vairs nespēja izdalīt. Ja tu vēl kokaīnu šņauc vispār, tas ir ārprāts, jo tas nav, piemēram, 50,000 vienības dopamīna, bet 100,000. Un tad, kad, tas tāpat kā aizkuņa dziedzera. Jūs taču zināt, kā cukura diabētu var dabūt. Ja? Ir aizkuņas dziedzers, un ja viņš pārāk daudz strādā, viņš nokaujās viss, un tev ir jātaisa injekcijas. Tieši tas, kas ir alkohola atkarība, tieši tas pats dziedzers mums ir galvā. Tā ir zinātne, ko es teicu stāstu. Ja? Es pabeigšu, ja? Un tātad, kad tu daudz lieto sistemātiski, pirmā stadija, otrā, smadzenēs tiek izvadīts, parādās vēl viens zariņš. Tie, kas ir atkarīgie, viņiem ir skuiņa galvā. Un tagad iedomājies, tu katreiz kā šņauc, kāpēc deva palielinās? Tāpēc, ka tie aparāti, visi tie transmitori, viņi bļauj dod, un tad, kad tu nelieto, tev ir slikti, tev ir depresija. Un viņi grib iedzert, atkal ielietot. Un kāpēc nevar nekad? Tāpēc, ka līdz ko tu savā organismā ielaidīsi šo etanolu, kaut vai caur konfektēm, mani klienti bijuši, kas uzsēžās uz vētras puķis končām, 2-3 paciņas dienā sākais. Kāpēc? Tur ir etanols iekšā, nenormāli daudz. 5 končus tev rāda promilis. Labi. Jā, bet tu nepateici, kas notiek, ka viņš atkal... Ko nozīmē alkohola atkarība? Tā ir hroniska saslimšana. Tie zāri aiziet gulēt. Protams, tu vari taisīt operāciju. Kurš cilvēks normāls taisīt operāciju, apgriež šos liekos zārus, lai tu atkal vari sākt dzert. Jā, un Amerikā to ļoti ir labi redz, kāpēc Amerikā ir uztaisīts šīs pārbaudas, lai varētu piemeklēt precīzu antidepresantu. Jo tās zonas ir tieši tās pašas, kas alkohola atkarībai, kā dopamīns, serotonīns. Un tā kā ir ļoti daudz blakņu no antidepresantiem, ir nepieciešama šī magnētiskā rezonance, lai tu aizēji, Edgars ieguļās aparātā, viņam izraksta precīzi tev preparātu, visu, un tu staigā laimīgs. Tas ir, tad tu saki tā, cilvēks, kurš ir atkarīgs, kurš ir kaut kādā veidā izdevies no tā atteikties, viņš nekad nedrīkst paņemt. Ne pilīti, tāpēc, ka sāksies ar pilīti, tu vari tur praksēm, es saprotu, ko tu stāsti, tas ir super, tev ir paveicies, un taviem klientiem ir paveicies, cik ilgi es nezinu. Tad senāk varbūt tā ir pāriešana uz, tā ir sublimācija, kad mēs pārmetamies uz citu kaut kādu veidu, un mēs uzsēžamies uz tā, un mums tā ir atkarība. Ķermeņa kults ir atkarība mūsdienās, veselība, rūpes par veselību, tā ir atkarība. Tas, kas notiek, tas ir pārāk, traki, ja. Protams, ka cilvēks var aiziet otrā atkarībā, un viņš to uztvert var par kaut kādu veselīgu dzīvesveidu, bet tā ir atkarība, vai viņš ir laimīgs, nezinu. Atkarība tas, kas kontrolē tavu dzīvi reāli. Jebkas, tev vienkārši vajag nomierināties un dzīvot. Jā, mēs mācāmies vienkārši dzīvot parastu vienkārši dzīvi, ar kaut kādām situācijām ikdienas. Tas viss ir tāpēc, kad mēs sevi vienkārši nemīlam. Jo padomāsim arī tīri loģiski, jā. Kaut to, ja mēs ņemsim pēc prāta, negluži pēc jušanas, ja mēs paskatāmies, kāpēc, lai mēs lietu sevi alkoholu, smēķētu, darītu visu šīs lietas, ja mēs zinām, ka mēs nodaram sev pāri to. Kāpēc, jā? Cilvēki teiks, tāpēc, ka tur tas, tad patiesībā jau mēs sevi dziļi nemīlam, mēs nejūtamies vērtīgi, un mēs tādā veidā aizbēgam no tām sajūtām. Tā ir. Nav citādāk veidi. Es to piekrītu. Bet, ja mēs runājam par cilvēkiem, kas, kā mēs zinām, lielākā daļa atkarīgie cilvēki noliedz, kad viņi ir atkarīgi. Noliedz. Es plānoju projektu vienu taisīt, ja? Mēs gribējām taisīt platformu, kas palīdz atbrīvoties no atkarībām pasaulē, ja? Mēs tur sākām ar vācu visādiem doktoriem runāt un tā tālāk. Viņi pateica, pagaidiet, vienu lietu, jūs neesat padomājuši, ja? Kam jūs to taisītiet? Tāpēc, ka tie cilvēki neatzīst, ka viņi ir atkarīgi, viņam nafik tā platforma nav vajadzīga. Un piekrīt, atkarīgs cilvēks neatzīst, ka viņš ir atkarīgs. Un kā ar šo rīkoties? Kā tam cilvēkam kā viņam aiznes to, ka viņš ir atkarīgs. Viņš uzskata, ka ne, viņš uzskata, kā tu domā, ka es agrāk uzskatīju, ka esmu atkarīgs. Tu domā, ka es gulēju uz ielām? Es negulēju uz ielām. Es biju sabiedrības lielākā tusiņā, kur mums bija, mēs visu nedēļu
bija biznesa, bija savas darbības, piekdienās bija kaut kāds iešņaucamais, kaut kāds klubiņš, tur aizbrauc, tur viss sagatavot VIP galdiņu, viss pārējais, ja? Tur bija skaistā veidā, reāli mēs visi tusējām. Un tas viss bija ok. Tu domā, tie cilvēki, kāds domā, ka viņi ir narkomāni vai ka viņi ir alkoholiķi, viņi neviens nedomā. Viņi domā, kā, varbūt kādreiz viņi ir aizdomājušies, jā, man bija šim problēmas, ja? Bet, kā tam cilvēkam aiznest, jo viņš, realitātē viņam viss ir ok. Tā ir trešā stadija, kad cilvēks sāk saprast, viņš iekāp trešajā stadijā, un viņi ir ļoti nepatīkami, tāpēc, ka tās ir depresijas. Viņš grib jau viens lietot mājās, telefonā. Tas ir viss, jā. Tās ir trešā stadija, saka, viņi nav forši. Ja? Pirmā stadija, tas, ko tu stāstīji, tā ir pirmā stadija, viņi ir ļoti skaisti. Ja? Diemžēl viņi pāriet otrajā vienā brīdī, tev paveicās, ka tu apstājies. Ja? Es izgāju visām stadijām, man arī bija ļoti smagi visādi. Jā, un tad, kad tu esi tajā trešajā, tu sāc domāt par to, bet tu jau esi tik paralizēts tajās visās jūtās un sajūtās, tu jau esi dārzenis pamazām paliec, ja? Mūsu sabiedrībā tas ir tik izkropļoti no padomju laikiem alkoholisms, ka tas ir, tā kā kauns, un tas vēl iedod tādu spiedienu, ja? Vai arī tad ir pārspīlēti, modernizēti, kas neroš... Tas mums vienkārši podkāsts iet uz beigām. Viens parasts jautājums. Kā palīdzēt kādam atkarībā, kas vēl to neatzīst? Jā, kurš neatzīst? Atkal atgriezīsimies pie Freida. Ir psihiskais aizsardz mehānismi. Viens no šiem pats lielākais, jaudīgākais ir noliegums. Viņš mums ir iedots cilvēkiem dabiski. Kaut viņš mums nekad nestrādātu, tāpēc, ka viņš ir paredzēts tad, kad ir kaut kas noticis. Lai mēs izturētu tuvinieku nāves un tā tālāk, ja mēs noliegumā aizējam. Izskatās no malas, ka cilvēks ir bez emocijām. Ja viņš nav, viņš vienkārši ir noliegumā. Kamēr cilvēks ir noliegumā par savu atkarību, tu viņam var uzdot jautājumu, kā tev liekas, tu esi atkarīgs? Viņš teiks, nē, ar mani viss neaizteic viņu. Tu neko viņam nekad neizdarīsi. Esat dzirdējuši stāstu, ka cilvēki notic Dievam. Kā tas notiek? Parunājiet ar kādu. Es tur vienu reizi. Tieši tas pats ir atkarība. Tas ir brīnums. Viņš pēkšņi vienā dienā parādās Gunitas video, viņš tā, tu runā par mani, un viņi atnāk pie manis. Bet ir tādi, kuri redz manis video 3 gadus skatās un neatnāk. Viņš nav tā kā izvēlēts, es nezinu, kā pateikt. Ja? Tas ir aicinājums. Kaut kā. Tas tā doma tāda, ka tu principā nevar aiznest. Tu nevar aiznest kaut kāds brīdis, ka viņš pats to sasatīs. Tu vari runāt publiskajā telpā, tu vari runāt, borēt, stāstīt tas, ko mēs tagad daram. Jo man ir atnākuši klienti no tādiem podkāstiem, no raidījumiem. Es sēžu, dzeru vīnu un skatos, kaut kāda sieviete runā par alkoholu. Baigi sakrīgi runā. Bet man taču ir atkarība. Tā tas notiek. Tāpēc, ko mēs varam darīt? Mēs varam runāt par to. Dalīties ar to informāciju. Tu vari runāt, jā, bet produktu vai tev pirkt, arī jāvar būt. To es dzirdēju, ir tāds teiciens atkarīgiem cilvēkam, principā tu neko nevar palīdzēt, kamēr viņš reāli pats nenāk tev nepras palīdzību. Zini, kā manā skatījumā visu pirms ir cilvēkam jārada sajūta, ja viņš nāk pēc palīdzības, vai vienkārši mums sabiedrībā jāmēģina radīt sajūtu, kad nav tāds alkoholisms. Jo radīt viņam to, kad ir viņu visa kārtībā. Viņam vienkārši sāp. Un šim cilvēkam palīdzēt izkāpt no kauna un vainas apziņas, kas ir pašas zemākās enerģijas, kas mūs velk depresijā, dzeršanā, alkoholismā, visā šajās lietās, atkarībās, likt viņam sajust, ka tas nav kauns un vainas sajūta, kad ir drosmīgi runāt par to, kad viņam ir kaut kas iekšēji sāpošs, kā rezultātā viņš lieto, pat ja viņš neapzinās, bet radīt to, kad ar viņu viss ir kārtībā, viņam vienkārši ir sāpes. Un ja mēs spēsim sabiedrībā pagriezt to visu, lai cilvēks ieraug, kad pilnībā viss ir sadziedējums un izstrādājums, ir galvenais jāvēršās sevī un vajag drošu vidi, drošu vietu un instrumentus, kā to darīt. Un cilvēki, kas ar mani strādā, viņi arī tiek ar to galā, bet tam ir vajadzīga griba, apzināšanās un vēlme to darīt. Jo bieži cilvēki vienkārši atmet visas cerības un uzskata, es tāpatās būšu tur alkoholiķis vai darīšu tādas lietas. Bieži tas ir, kā tu minēji, kad ērti tur tusiņos un vispārējais. Bet es uzskatu, ka tad, kad mainīsies sabiedrība kopumā un mēs sāksim palikt ar paplašinātu un atvērtu apziņu, tad mēs arī ieraudzīsim, kāpēc un no kurienes tas viss nāk, bet par šīm lietām ir jārunā publiski, skaļi un jāstāsta smalki no pašas saknes, kāpēc viņam ir šis saucamais alkoholisms un visas šīs atkarības. Un tas ir veids, kā mēs varam palīdzēt sabiedrībai. Jo viss sākās tikai un vienīgi no mums. Viss sākās no mums, es pilnībā piekrītu. Es domāju, ka es arī piekritīšu jums abiem. Es domāju, ka ir jādalās, ir jārāda piemēri, jo principā piemēri ir tas, kuriem cilvēki reāli sāk ieklausīties un skatīties. Ja?
jo tādu piemēru, diemžēl, diezgan maz, ja mēs paskatāmies uz visu sabiedrību ļoti, ļoti maz, ja? Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki to baidās parādīt, es iegodīgi arī daudz gadus pat uz to baidījos, jo slēpos, jo es domāju, ka tas ir defekts, īstenībā es saprotu, tas ir reāli, tieši otrā, tas ir efekts. Tas ir efekts, tāpēc, ka caur to esmu ļoti daudz ko iemācījies, ļoti daudz ko iegūs, ja? Caur to reāli, caur tām grūtībām, kurām es izgājis. Un tas ir noziegums. Man viens mentors teica, viņš saka, klausies, tas ir gan noziegums, reāli tu nedalīties. Ja tu nedalies, tu principā pats sev nodod. Tu nedrīkst, ja tu nedalīties, tāpēc, ka tas ir milzīgs spēks, jo lielākai daļai tas neizdodas. Un sākumā sabiedrība jāveicina uz to, lai viņi izkāpj ārā no bailēm, kauna, vainas sajūtas un ciešanām, jo, ja mēs paskatāmies skalu, jums vajag no zinātnes, mēs paskatāmies skalu, nepateikšu, kurš doktors, bet uztaisīs fantastisku skalu, kur sadalīts par mūsu enerģijām, vienkārši kā ir kauns, vainas sajūta, bailes, viss, un kauns, vainas sajūta ir pašas apakšējās, tad ir bailes un tad ir skumjas, jā. Un, ja cilvēks dzīvo šajās enerģijās, viņš visu laiku būs vai nu depresijā, vai nu atkarībās. Pamatsajūta. Un es esmu bijis visās tajās. Bet tu ļoti labi tagad saki, jā, bet es tev varu pateikt tā, tagad skaties, tu tagad esi daudz jau pastrādājis ar sevīm, tu tagad domā pavisam citā līmenī. To, ko tu tagad saki tiem cilvēkiem, kuriem viņš vispār nesaprot, ko nozīmē kauns, ko nozīmē vainas sajūta. Viņš tev nedzird, tāpēc, ka viņam liekas, ko tu viņš pat tevi visticamāk tev neklausās, piekrīt, ja? Viņš tev nedzird, jo viņam, ja man tu tagad 15 gadus atpakaļ teiktu, es domātu, klausies, es tev vienkārši Es pats sevi nedzirdētu, ja es to teiktu, kāds bija kādu apziņas līmeni. Tāpēc šobrīd, teiksim... Es nesaku, es biju sliktāks, un tie cilvēki nav sliktāki, viņiem vienkārši apziņa vajag paplašināt, lai viņi to sajūt. Diemžēl to reāli nedzird, nesaprot, ja? Un tā, man liekas, tā lielākā problēma, kā tu, teiksim, to aiznest, ja? Kā viņam vienkārši, kā tu saki, viņam jāiziet tiem līmeņiem, arī tiem etapiem ir cauri, ja? Viņam jānonāk uz kādam etapam. Un to var mainīt šādi runājot, podkāstu daloties, šērojot, runājot, liekot video, jo cilvēki mūsdienās ļoti daudz izmanto sociālos tīklus, un lai viņš kā es teicu, 2 sievietes, kuras pirms ienāca manā programmā, viņas teica, Tom, es biju uz pašnāvības sliekšņa, un es ieraudzīju tavu rīlu Instagramā. Es pārdomāju, ienācu tā programmā, un man dzīve mainās. Tāpēc, kad ir jādod informācija un jādalās ar patiesumu, un tad, kad tu būsi patiesi īsts, bet ja tu nebūsi izdarījis iekšēju darbu, kas tev jāizdara, tu vari stāstīt, ko tu gribi un kādiem diplomiem būt, bet ja tu nebūsi izdarījis dziļi iekšēju darbu, cilvēki jutīs, kur ir patiesība, kur nav, un palīdzēt var cilvēkiem tikai tad, kad tu pats esi izgājis cauri visam tam, ko tu esi piedzīvojis. Kad tu esi paties. Tikai vienīgi. Nav iespējams savādāk cilvēkiem palīdzēt. Tu vari iegūt tikai tad to dziedināšanu, to atbildi, tikai tad, kad tu esi viņai gatavs. Tev principā jābūt tam gatavam. Vēl varu piebilst, ja, tu minēji par to, ka vajag cilvēkam teikt par to kauna sajūtu un vainas sajūtu un visu, un tu saki, ka viņi nedzird, ja? Viņi ļoti labi to dzird, tāpēc, ka viņi tiešām ir vadošās emocijas, ir kauns un vaina, bet tā jau ir moralizācija, tā ir tiešām 3. stadija, kad jau viss ir ļoti slikti, ja? Bet arī jādod ir tā cita patiesība, arī tā nepatīkamā informācija, jo citreiz viņa notriggerē vairāk nekā tas apgarotā tā nācis tev palīdzēšu, tas citreiz pat atgrūž. Tas ir atkarīgs no cilvēka, mēs esam dažādi, ja? Piemēram, man gribās pateikt, ka alkohola atkarība, viņu vispār vajadzētu klasificēt arī iedot cilvēkiem invaliditāti, lai cik tas šausmīgi neizklausās. Kā piemēram, ir celiākie. Cilvēks nedrīkst ēst miltus. Nedomājies, viņam valsts maksā pabalstu un dod invaliditāti. Interesanti. Jā, tie agrāk bija 120 eiro, tagad es nezinu, varbūt vairāk. Tādu, kāpēc vajadzētu? Tāpēc tā ir tiešām bioķīmiskas izmaiņas smadzenēs, ko tev stāv. Tu dzer vielu, es pabeigšu, piedod. Tu dzer vielu, un tev ir reāli sačakarētas smadzenes. Bet kas notiks, ja latviešiem dos pabalstu alkohola atkarīgiem? Viņi nodzersies. Un tu reāli ar to dzerš vielas un dzeršanu, principā, kaitē sabiedrībai. Ne tikai tu primāri sev un sabiedrībai. Cietumā 98% cilvēki nonākuši alkohola narkotiku tirgumā. Tieši tā. Pie stūras avārijas Latvijā pilna slimnīcas ar ko? Psihena ar ko ir pilna? Ar sievietēm 30 līdz 40 gadīgām. Viņām visām ir veģetīvās distonijas, panikas lēkmes. Medicīna ārstē ne to, ko vajag ārstēt. Tie, kuriem vajag palīdzību, viņi gaida rindā, viņi netīra. Nestrādā, jā. Jā. Labi. Paldies, jā. Tātad, ja jums šī epizode norezonēja, man liekas, ir ļoti mēs dziļi un daudz visādas pretrunas bija šodienas sarunā, un tas ir labi, un tas nav slikti, un tas ir katram uz savs viedoklis, un katrs mēs ar savu viedokli varam kādu uzrunāt, un kādam arī attiecīgi tā informācija var aiziet savādāk, tas ir ok. Man liekas, arī ļoti briedumu norāda to, cik es spēju pieņemt dažādu informāciju un reaģēt,
un, kā saka, nemesties virsū un necensties nolikt un tā tālāk, bet to pieņemt. Ja jums patīk šī epizode, padalieties ar laiku, piesakojiet šim kanālam, tāpēc, kad īstenībā, starp citu, 75% no tiem, kas jūs skatāties, mums nepiesako, un tas ir tas, kas principā mums varbūt nepalīdz attīstīties, jo mēs neizmantojam nevienu reizi, neesam izmantojuši reklāmas, kā to izmanto citu podcastu. Mēs attīstamies organiski, visi cilvēki, kas mums seko, kas skatās, ir cilvēki, kas reāli skatās un kuriem tas interesē. Tāpēc, ja tu vēl gaidi, lai kāds cits tev atļauj, šī ir tava atļauja būt brīvam, piesako mūsu kanālām, tas palīdzēs mums attīstīties un palīdzēs aicināt arvien jaudīgākus viesus mūsu podkastiem, palīdzēs mums arvien vairāk nodot šo informāciju, kas ir ļoti būtiska informācija sabiedrības veselības uzlabošanai. Ne tikai fiziskās, bet arī īpaši mentālās veselības uzlabošanai. Paldies, kad skatāties, paldies, kad šodien ieradāties. Tad es gribu vēl tādu noslēgumu pateikt. Ja? Atkarība ir nevis vēlme darīt kādu konkrētu lietu, bet vēlme nejust to, ko tu jūti. Un tāpēc īsta atveseļošanās sākas ar atteikšanos, nevis ar atteikšanos, bet ar izvēli atgriezties pie sevis. Un tumšā puse, ko es stāstīju sākumā, daudz kas pārvar atkarību, pēc tam iekrīt citā atkarībā. Tas ir perfekcionisms, darba holisms un kaut kādas glābšanas lomās un tā tālāk. Bet par to jau nākamajās epizodēs. Un atcerieties, rakstiet komentārā savus galvenās atziņas no šī podkasta, kas jums bija, kas jums norezonēja, un vērtīgākam komentāram, kurš savāks visvairāk laikus, mēs uzdāvināsim kaut ko ļoti, ļoti vērtīgu. Tātad mums decembra 2. pusē sāksies programma Reset, mans izaugsmes gads, 365 dienas, kas pārrakstīs manu dzīvi. Mēs strādāsim grupās, kur mēs iesim cauri, sākumā analizēsim savu dzīvi, savu gadu un strādāsim pie mērķiem, lai dzīvē kļūtu par sevis labāku versiju un lai sasniegtu savus mērķus. Tāpēc tas, kurš savāks vairāk laikus, mēs uzdāvināsim bezmaksas dalību šajā gada programmā. Tas ir ļoti jaudīgs kurs, jaudīga programma, kur es personīgi sagatavoju ar vairākiem spēcīgiem terapeitiem, kočiem, kas būs transformējoša programma, kur es pats arī piedalīšos un pats arī šo programmu vadīšu. Tāpēc komentējiet, rakstiet, kas jums patīk, kas jums rezonēja, un tiekamies jau nākamajos podkastos. Čau! Paldies jums! Paldies, jā! Paldies! Tas ir forši.